Fonu debašu klubā. Šovakar saruna būs par Latviju un iestāšanos eiro. Es tagad sāku, mums vēl trūkst viens panelists, Jānis Vošlējs, bet viņš sola būt pēc 2 minūtēm, tā ka es īsu ievadu. Un tad mēs varbūt sagaidīsim viņam, es nezinu, būtu svarīgi viņam arī dzirdēt, ko Rusaļkungs teiks, jo lai viņš varētu zināt, kā galvenais, varbūt viens no galvenajiem opozicionāriem šajos jautājumos, kas ir jau izrunāts, bet katrā ziņā uzsākot šo sarunu, atcerēsimies drusciņu vēsturi. Latvija, kad iestājās Eiropas Savienībā 2004. gadā, uzņēmās arī savu veidu pienākumu ieviest kopējo valūtu, eiro, tā kad Latvija tam ir gatava. Sākotnēji tika izvirzīts mērķis 2008. gadā ieviest eiro. Taču, pateicoties, vai arī tam dēļ, ka pie mums notika milzīgs nekustamā īpašuma burbulis izauga, un līdz ar to arī bija ļoti augsta inflācija, šis mērķis nebija izpildāms. Un mērķis ieviest eiro tajā laikā tika atlikts uz nezināmu nākotni. Taču pēc tam sekoja ekonomiskā krīze, sekoja starptautiskais aizdevums, un šī starptautiskā aizdevuma ietvarā, tajā programmā, kas tika izvirzīta Latvijai, par ko Latvija vienojās, lai izkļūtu no šīs krīzes, arī kā mērķis, kā veids, kā noslēgt programmu un nodrošināt to, ka Latvijā atkal nepiemeklētu šāds te maksājuma bilants un iespējamo, teiksim, naudas aizplūšanas risks, tika noteikts, ka Latvija pievienotos eirozonai. Sākumā bija noteikts 13. gadā, tad arī tas tika atlikts, un tagad tas mērķis tika noteikts, ka Latvija varētu pievienoties eirozonai 2014. gada 1. janvārī. Te ir lūdzu, Vošlējkungs. Jūs neko neesat nokavējis, es tikai te iezīmēju vēsturisko pagādi. Tagad tas laiks tuvojas. Kā mēs dzirdējām šajās dienās gan no Latvijas Bankas prezidenta Ilmāra Rimšēviča, gan arī no valdības vadītāja Valda Dombrovska, Latvija jau tuvākā laikā izpildīs Maastrichtas kritērijus, kas ir nepieciešami, lai iestātos eirozonā, un tad līdz ar to nākamā gadā visdrīzāk sekos Latvijas iesniegums Eiropas komisijai, Eiropas centrālajai bankai, lai izvērtētu Latvijas gatavību šim solim. Šis ir ļoti atbildīgs solis. Svarīgi, lai Latvijas sabiedrība un politiķi to izdiskutētu, un lai arī veicinātu šādu diskusiju, ir prieks redzēt, ka Rīgas ekonomiskās augstskolas studenti ir savākuši tik spēcīgu, zinošu un arī pretējus viedokļus pārstāvošu paneli, lai diskutētu par šiem jautājumiem. Panelī šodien ir aicināti piedalās Andris Rusels, Latvijas Bankas prezidenta vietnieks, Jānis Vošlējs, kas ir uzņēmējs, ekonomists un viens no galvenajiem publiskiem opozicionāriem daudziem ekonomiskai politikai, kas ir tikus piekopti pēdējos gados. Pēters Strautiņš, DNB Nordbankas ekonomikas eksperts, kuram ir savs vienmēr neatkarīgs skats uz notiekošo Latvijā. Un visbeidzot Inna Steinbuka, Eiropas komisijas pārstāvniecības Latvijā vadītāja, kura varēs pastāstīt, kā tas viss izskatās no Eiropas komisijas viedokļa. Sāksim ar to, ka Rusaļkungs izklāstīs Latvijas nostāju šajā jautājumā, kāda ir Latvijas gatavība un kāpēc būtu svarīgi iestāties eirozonā. Lūdzu, Rusaļkungs. Jā, paņemiet mikrofonu. Es ar citu pieminēšu, ka šī diskusija tiek pārraidīta internetā. Mēs arī būs īsi ievadvārdi no visiem dalībniekiem. Pēc tam varēs uzdot jautājumus gan zālē klātesošie, gan arī tie, kas skatās. Un tie, kas skatās internetā, var var savus jautājumus uzdot Twitterī, pieliekot hashtagu, ja nemaldos, EiroLV, hashtags EiroLV, un mūsu organizētāji sekos līdzi Twitterī, un jautājumi, kas ir šādējādi marķēti, tiks arī iesniegt man un tiks uzdot arī panelistiem. Bet tagad lūdzu, Rusaļkungs. Jā, paldies. Tik tiešām es pirmo reizi gribētu arī jums pateikt paldies par šo uzaicinājumu, jo jautājumos par eirozonu,
kas mums tagad sabiedrībā tādu ļoti aktuāli. Līdz šim uz daudzām dažādām sanāksmēm es esmu vairāk tā kā pats uzprasījies un gājis un gan arī vai lūdzu laicinu. Un teikšu tā, ka no tā brīža, kad diskusija pagriezies, šī pirmā reize, kad vispār es esmu kaut kur uzaicināts. Sakā vēlreiz jums liels paldies par šo. Runājot par Eirozonu un respektīvi tādā veidā, kā Latvijas nostāja, tad, protams, es varētu par šo paust tādu daļu no šī, jo šis pirmkārt ir ļoti liels, varbūt šis te vārds jau tāds aplips ar apaudzes globāls un fundamentāls jautājums, ko varbūt daudz arī saka, šis ir politisks lēmums. Bet īstenībā, ja mēs skatāmies tā no tādiem kā projektu un mērogu projektu, tad viņš ne tikai Latvijas mērogā, bet arī Eiropas mērogā ir pēc saviem izmēriem, dimensijām ir nebijis projekts. Es pat teiktu vairāk, viņš ir šīs te Eiropas savas attīstības ceļa un identitātes meklējuma un attīstības virziena viena no sastāvdaļām šis projekts, kas saucās Eiropas monetārā savienība. Un līdz ar to bieži vien, kad runā par vai nu iegūmiem vai zaudējumiem, tur ir jāpatur prātā, ka viņš sevi nes un satur tādas lietas, kur ne priekšrocības, ne trūkums mēs nevarēsim baudīt ne uzreiz tādā mērogā, kā pēc 5, 10 gadu. Tas ir to izjust, ko daudzi var teikt apmēram tā. Nu, redziet, mēs jau esam cik gadus tur Eirozonā, nu, Eiropas Savienībā, nu, un kur tad kas tur? Tas ir, kā filozofijā lielām sistēmām ir liela inerce. Ja mēs runājam par to, kādā veidā šī brīža diskusija jau ir pagriezusies, nu, es arī varētu viņu uzturēt. Tas ir par to, ka arī Latvijas bankai pārmet to, ka jūs mūs visus aicinat, vedat un uz Titaniku. Tas tagad ir tā ļoti modē. Nu, labi, es esmu gatavs uzturēt šo un teikt tā, ka, ja mēs skatāmies no filozofijas viedokļa, tad divreiz vienā upē iekāpt nevar un uz Titaniku jūs ar neviens neuzkāpsiet. Viņš ir nogrims sen jau cik tur 1000 metru dzelmē. Bet ir atcerēties, ka bija 3 vienādi kuģi, ko uzbūvēja, man liekas, kompānija White Hart Line. Tas bija Titaniks, tas bija Britāniks un tā bija Olimpika. Ja? Un katram ir savu vēsturu un ļoti diezgan simboliski, es teiktu, Titaniks nogrim un kāpēc jau pierādīja, kad lūk uz priekšu pa katru cenu gāz grīdā un nav viņi domāt, lai laustu aizbergus. Britānikai gāja labāk, bet arī nepaveicās. Tas ir karš Pirmā pasaules kara laikā. Nogremdēja, man liekas, ar angļu karavīriem vācu zemūdeni. Bet Britānika savukārt piedzīvoja, kā pasakās, skaists, laimīgs beigas, kā kuģim, kurš 37. gadā piedzīvoja to, ko jebkurš kuģis var piedzīvot. Sausos dokos sagriez, aizved pārkausēju un iespējams Queen Mary 1 vai 2 no viņa sanāca. Tā arī mums uz šo lietu ir jāskatās. Un arī tāpat, ja mēs šo te it kā kuģa tēmu turpināt, tad arī Krišāns Valdemārs mums jāatcerās, kas teica, Latvi brauciet jūriņā, krājiet zelta pūriņā. Un neskatoties to, ka tas ir pirmās jūrskolas veidotājs, tam ir plašāk šī te doma. Tas ir jau globālāk process un aicinājums. Un pasauli ir globāli, un arī šis eiro ir, varbūt kādam nepatīk, bet globalizācijas produkts, bet es teiktu labā nozīmē. Jo tieši mums arī tas ir jāskatās vēsturē, kā ir attīstījušās ļoti daudz lietas, un to, ko mēs sakam, šī dialektiskā attīstība pa spirāli uz augšu, vai viss jaunais ir labi aizmirsts vecais. Tāpat ir ar eiro. Viņš ir vajadzīgs Eiropai, tas ir vajadzīgs katrai atsevišķai mazai valstī, un tā ir liela māksla dzīvot Eiropai mierā saticībā. Un tā ir pirmā lieta, kāpēc ir vajadzīga, es teiktu tā, kā es redzu vajadzību pēc pašas Eiropas. Un tas nav tērauda lēju un ogreču projekts. Tāpat kā centrālā banka, viņa nav centrāla banķiera projekts. Eiropa ir vajadzīga, lai pirmkārt Eiropa dzīvotu mierā.
Un pie tā ir nonākuši pēc pagājušā gadsimta 2 smagiem kariem. Lai cik viņi nebūtu slikti un ar trūkumiem, bet viņi dzīvo jau mierā jau cik gadus. Eiro tas ir iespējas nodrošināt pārticību. Es pasvītroju iespējas, un daudz reiz, kad mēs runājam, kādus mums dos labumus, tad ļoti bieži es teiktu tā, ka Eiropas šīs dienas nedienas ir tieši no tā, ka to ņēmāji pa daudz, un nav to devāji. Mēs ļoti maz diskutējam un jautājam, kādus mēs labumus gūsim. Es uzreiz varu teikt, tie nav tā kā lauksaimniecībā tieši maksājumi par katru hektāru. Mēs maz diskusējam, ko mēs varam pienest Eiropai, ko mēs varam būt ar vērtīgi. Un visas tās lietas, ko mēs varam ietaupīt uz parādu apkalpošanu, diemžēl, kas ir sastrādājies, mēs varam iegūt iespējas, un tad es gribētu tieši arī sākt to, tās ir iespējas. Mums iespējas arī ir neietaupīt. Kā mēs strādāsim? Mums ir iespējas samazināt bezdarbu, bet mums iespējas viņu nesamazināt. Mums iespējas ir piesaistīt investīcijas un nepiesaistīsim. Tās viss ir lielas iespējas, pirmām kārt. Tas, kas attiecās par šo pašu virzīšanos uz eirozonu, ja es pārietu no Latvijas bankas viedokļu un pamatojumu, es varētu teikt, ka mana pārliecība un šī pozīcija balstās uz sekojušām lietām. Viņa tāda varbūt būt tādas divas fundamentālas lietas. Lai es šodien varētu tā droši sēdēt jūsu priekšā un teikt, jā, es esmu par, tad mans pirmais apgalvojums to balstās to, ka mēs esam izgājuši labu, pamatīgu sagatavošanās periodu, lai mūsu tautsēmniecība varētu strādāt jaunos Eiropas centrālās bankas monetārās politikas apstākļos un tajā režīmā. Tā ir pirmā lieta. Viņa balstās tieši uz vienu principiālu lietu, kur šobrīd, ja mēs runājam arī par to krīzi un piesaucam vārdu krīzi, mēs tālāk dziļāk neejam, neanalizējam. Tad jā, krīze eirozonā, bet nav krīze ar eiro, ir ar eirozonas valstīm. Bet kas ir krīze eirozonas valstīm? Augsts parādzīme, apmaksas cena, nevar samaksāt. Bet kāpēc tā augsta parādzīme cena ir? Tur jau ir nākošie jautājumi. Tāpēc, ka ļoti daudz valsts no vienas puses ir saimniekojuši un dzīvojuši, un arī Latvija to ir darījusi pēc principa tērēt, jo mums to gribas, mums to vajag, un ļoti maz, ka mēs to varam atļauties. Un agrāk vienmēr ir bijis tā, ka ļoti daudz tās lietas, kad tā saucamās parāda krīzes nonāk, tajā brīdī iestājās ļoti skaista lieta, kad klusi, mierīgi, izlīdzinot lietas, valūtas tiek devalvētas. Un pie šīs pierastās lietas ļoti daudz valsts nebija tam gatavs adaptēties, ka, lūk, nenotiks šī devalvēšana. Un kur ir šī starpība? Starpība ir tieši tajā, ka no sauksim tiem laikiem, ja panalizē to Eiropas centrālo banku likumus, uz ko katra ir strādājusi, ar tiem apstākļiem, kuros no jāstrādā, tad bieži vien tā atšķirība bija kur? Ka līdzīgi tā kā Federālā rezerves sistēma bankā ir galvenais centrālās bankas mērķis un uzdevums nodrošināt cenu stabilitāti, Fedā, tā skaitā arī bezdarbu. Un manā prātā tie ir divi arbūs, ko nevar noturēt vienā rokā. Un ir otrā puse, kur valsts ir gājuši pa to ceļu, kad centrālā banka atbild par cenu stabilitāti un valdība atbild par bezdarbu. Tas ir vecs principiāls lietu sadalījums, kas nāk varbūt no kaut kāda Friedriha II laika Eiropā, kurš laikam pirmo konstitūciju uzrakstīja, pirmos likumdošanas aktus un arī principus. Un Vācijā... Es varu uzsākt, vienkārši mums cenšamies iekļaut. 2 minūtes. Jā, 2 minūtes. Kas saucās aptiekāriem aizliegts ārstēt cilvēkus un ārstiem izgatavot zāles.
tāpat arī valdības un centrālās bankas attiecības. Un pats beidzamais, ko es teicu, otrā lielā sadaļa. Tas ir balstās uz šo piesardzības principu. Jo daudziem jautājums, kas notiks, ja tā eirozona sabruks? Es negribētu šo te tagad izvērst, varbūt būs jautājumi, bet tam arī, es domāju, mēs esam pietiekami, ja tā teikt, sagatavošanos, jo to, kas mums palicis ir no tēviem no Pirmās republikas 10 tonu zelta, tagad mums saglabāsies apmēram 100 tonnas zelta pašas Latvijas rezerves krājumos, kur gadījumā, ja kas man ir grūti pateikt, bet tas ir, teiksim, mēneša nedēļa jautājums, mēs varam nodrukāt jaunas banknotes, nokalt jaunas monētas, 100% zelta segumu. Es acīm redzot, pēc tam gaidīšu vēl jautājumus, lai kaut kādas lietas paskaidrot, kas interesētu sīkāk, uz ko viens var atbildēt, jo visu es arī nezinu. Paldies, Rusaļkungs. Nākamais, Ožlaikungs, jūs esat izteicis priekšlikumu, ka Latvijā jā, eiro ir vajadzīgs, bet nevajag uzreiz. Pastāstiet savu viedokli par to, kādai mums jābūt attieksmē pret iestāšanos eiro. Jā, paldies par iespēju uzstāties. Un Rusaļkunga tā kā ievadrunas ļoti liela sastāvdaļa bija runa par to, ka eiro ir pirmkārtām politisks projekts un pirmkārtām runa par to, ka eiro paliek vienotāka, nekaro un attīsta kopējāku saimniecību. Un es katrā ziņā esmu pārliecināts arī šādas politikas piekritējs. Es domāju, tas ir ļoti labi un pareizi, ka Eiropa apvienojās un paliek kopā apvienotāk. Protams, ka tas arī Latvijas ģeopolitiskās stabilitātes jautājums. Skaidrs, ka mēs gribam integrēties ciešāk Eiropā, būt vairāk pie Eiropas, būt vairāk iesaistīti iekšā Eiropā. Tas ir mūsu valsts ilgtermiņa izdzīvošanas jautājums, un skaidrs, ka es arī to atbalstu. Jautājums varbūt ir cits, un jautājums ir, ka jā, mēs varam būt Eiropā, bet ja mēs būsim ekonomiski nesekmīgi, un ja Latvijā pastāvēs liels bezdarbs, un Latvijas austrumu rajonos ekonomika tā arī neattīstīsies, mums valsts arī nekad nebūs stabila, lai vai jebkādas krāsas naudas zīmes būtu pie mums ieviestas, bet kad cilvēki būs neapmierināti. Tāpēc pirmā lieta, par ko mums ir jāparūpējas, ir, ka ekonomika ir stabila, cilvēki ir apmierināti, un tas ir īstais mūsu valsts ilgtermiņa stabilitātes nodrošinājums. Papildus arī integrācija Eirozonā. Un tad man tomēr gribas jautāt, vai un kā mēs panāksim ekonomikas izaugsmu un stabilitāti iestājoties Eirozonā. Un es domāju, ka šie ir ļoti nopietni jautājumi, uz kuriem tomēr mums ir jārod precīzākas atbildes. Un es gribu atgādināt, ka līdz šim no tām valstīm, kuras nabadzīgas ir iestājušās Eirozonā, izveidot stabilu, drošu ekonomiku nav īsti izdevies nevienai. Valstīm, kas ir bagāts iestājušās Eirozonā, es piekrītu, jā, viņām ir samērā labi un viss ir kārtībā, bet arī tur runā par samērā zemu izaugsmes tempu kopš pievienošanās Eirozonai. Valstīm, kuras nabadzīgas iestājās Eirozonā, nav labu piemēru, kad valsts būtu palikusi bagāta pēc iestāšanās Eirozonā un šo bagātību arī saglabājusi. Mums ir valstis tā kā, piemēram, Spānija vai citas, kuras kļuva bagātāks iestājoties Eirozonā, bet šobrīd piedzīvo būtiskas problēmas. Un tas pats attiecas arī uz vairākām Austrum Eiropas valstīm, kuras iestājās Eirozonā un arī piedzīvo problēmas šobrīd. Mans jautājums ir, ja arī mēs iestāsimies Eirozonā, vai mums ir labas atbildes, kā to novērst? Un es gribu teikt, ka nē. Un pamat problēma, vai viena no priekšrocībām, kurš šeit arī Rusaļkungs minēja, bija, kad mēs iestāsimies Eirozonā, būs lētāk pieejami kredīta resursi, mēs maksāsim mazāk. Tas ir labi, bet tā ir arī problēma vienlaikus. Un problēma tā ir, piemēram, tādās valstīs tā kā Spānija. Kredīta resursi ir pieejami, viņi ir ļoti lēti, viņi būvē nekustamo īpašumu vai to attīst kā tādu labu tā kā biznesu. Spānijā īpaši viņi būvē ciematus priekš vāciešiem, vācieši brauc atpūšās Spānijā, un līdz ar to viņi iegūst ekonomikas izaugsmi, bet tas nav ilgspējīgi. Mēs redzam, ka šobrīd Spānija nokļūst milz bezdarbā. Un es gribu teikt, tas, ko mēs darām tagad, arī, piemēram, piešķirot Krievijas iedzīvotājiem īpašas atļaujas un priekšrocības nekustamā īpašuma iegādēji un finansējot viņus ar savu banku sistēmu, kur mēs aizņemamies naudu no nerezidentu ieguldījumiem un pēc tam izsniedzam viņus ārā kredītos, nav nekas sevišķi atšķirīgs no tā, ko Spānija darīja pēc iestāšanās Eirozonā, un man tas uztrauc. Man uztrauc arī tas, ka pēc iestāšanās Eirozonā bankām būs vēl drošāk to darīt, tāpēc, ka viņas atbalstīs tieši Eiropas centrālā banka, un viņas darīs to vēl intensīvāk, un vai tas ir ceļš, pa kuru mēs vēlamies doties. Es varbūt varu piekrist, ka tā ir iespēja, mēs varam viņu neizmantot, bet kādas politikas mēs veiksim, lai nobremzētu šādu veidu spekulatīvo rīcību, kas, piemēram, nobremzēja Spāniju.
Un kamēr, man liekas, mēs esam noformulējuši atbildes, piemēram, uz šiem jautājumiem, mums tomēr labāk ir atlikt, pagaidīt un darboties ārpus eirozonas. Tā kā es redzētu to, ka es domāju, ka eiro un eirozona ir noteikti labs projekts, tad, kad viņš tiks pabeigts pilnībā, tad, kad tiks izveidota Banku savienība, Fiskālā savienība, Eiropas savienība, būs lielāks kopējais budžets, lai viņi varētu dzēst valstu problēmas, nonāk grūtībās, tad, kad Latvija būs atbildējusi uz jautājumu, kā atšķirībā no tām eirozonas valstīm, kuras iestājās eirozonā līdz šim nabadzīgajām, kas būs atšķirīgais Latvijas politikā, ko mēs darīsim savādāk, tad, kad šī nauda būs pieejama un neiztērēta viņa importā, bet gluži otrādi uzbūvēt ilgspējīgu saimniecību. Es domāju, ka tad mēs varēsim drošāk arī iestāties eirozonā. Līdz tam brīdim, es domāju, tas, ka mums ir savu valūtu, tomēr ir kaut neliela, bet bremze tam, lai veidotos jauns kredīta burbulis un kaut neliels, bet tomēr iespējams vīra, ar ko mēs varam darboties nākotnes krīzes gadījumā. Un mēs redzam, ka Latvija šobrīd veidā, kā Latvija ir pārvarējusi krīzi, tomēr to ir izdarījusi sekmīgi. Mēs augam ātri arī ārpus eirozonas, un man vienmēr liekas, ja kaut kas darbojās, nevajag laust. Beigās tā kā ir. Paldies, Ošlaikungs. Strautiņkungs, jūs vērojat šo debatu, jums varbūt ir trešais ceļš, ko jūs varētu ieteikt. Jā, paldies, Pauli. Jā, tiešām es sev drusciņi cenšos publiski pozicionēt kā cilvēks, kurš nav īsti ne par, ne pret, un patiesībā sakot, mans viedoklis ir ārkārtīgi tuvu šim te publiskajam uzstādījumam, tā kā es īpaši neliekuļoju. Jā, un tas arī tiešām bieži šķiet, ka ne tikai debatēs par šo tēmu, par daudzām tēmām cilvēki iekarst, principi pēc sāk aizstāvēt kādu pozīciju, teiksim, sāk savu identitāti saistīt ar šo konkrēto pozīciju un kļūst pārāk emocionāli, zaudē skatu uz niansēm vai vienkārši sāk izturēties muļķīgi un atņem savai dzīvē intelektuālo krāsainību tādā veidā. Bet jā, tad par eiro tiešām ir runāts daudz. Ir bijis arī publiski, tad nākot šurp, es domāju, ko es kaut kā citādāk varētu pateikt. Un tad es varbūt tiešām mēģināšu paskatīties uz šo te debatu kā tādu divu lielu patiesību cīņu, kas, kā teica laikam dāņu fiziķis Nils Bors, ka tātad, viens liels patiesības pretstats būs otra liela patiesība. Un es domāju, šajā gadījumā tas tā arī ir, un tas tiešām šo diskusiju padara tiešām ļoti interesantu. Nekādā ziņā nepretendēju, ka es būtu to lielo patiesību formulētājs, vienkārši mēģināšu viņas apkopot kā, teiksim, jau tā kā citu cilvēku domu rezultātu. Tad no vienas puses varētu teikt, ka eiro ir nākotnes ideja, varētu arī teikt, ka eiro ir pagātnes ideja. Es tūlīt mēģināšu to tad ilustrēt. Kāpēc eiro varētu būt nākotnes ideja? Skaidrs, jā, ka pasaules ekonomika arvien ciešāk integrējas, arvien vairāk aktivitātes notiek pāri valsts robežai. Turklāt arī, protams, ne tikai preču tirdzniecība, kas jau bija ļoti augstā līmenī, teiksim, pirms Pirmā pasaules kara, bet arī tur pakalpojumi, tāpat cilvēku ceļošana, informācijas apmaiņa un tā tālāk. Līdz ar to šīs dažādās valūtas, kā politiski nekorekti piezīme, teiksim, arī kaut kādā ziņā valūtas un valodas, viņas ir tā kā, drusku tā kā, it kā novecojuši standarti to pagātnes, teiksim, it kā mums būtu dažādi mobilo telefonu standarti, kas nebūtu savstarpēji savienojami. Uz to pusi tā ideja. Tātad tas tā kā vienota valūta, vairāk vienotas spēles laukums, viss salīdzināms, pārskatām, caurspīdīgs, un līdz ar to vajadzētu virzīt uz priekšu. Jā, tāpat skaidrs, ka Eiropā pagātnē visādi ir gājis, un pēdējos 50-60 gadus ilgākais miera periods, pateicoties dziļākai integrācijai, un it kā tad, nevis it kā, bet tiešām tur ir daudz kas vērtīgs, kas ir jāvirz uz priekšu. Mazām valstīm mūsdienās, mazu valstu ekonomikām grūti tā kā pastāvēt atsevišķi, tādu valūtu kā Latvija īpaši neviens pasaulē nezina, un tā tālāk, un tā joprojām daudz tiešām liels pamatotas lietas. Vai varētu teikt, ka eiro kaut kādā ziņā ir pagātnes ideja? Var atrast arī pamatojums, manuprāt, šādam apgalvojumam. Es teiktu, ka eiro ideja dzima laikā,
ko mūsdienās daži cilvēki sauc par dark ages of macroeconomics. Manuprāt, lielā mērā pamatot, teiksim, Pols Krūgmans ir sarunājis šādas tādas aplamības par Latviju. Viņam vienkārši kas tur Latvija, viņš tā paviršas paralēs, vienkārši viņš nezina, kas tur notiek. Bet tajā pašā laikā skaidrs, ka, teiksim, ļoti daudz Krūgmana prognozes ne tikai par makro lietām, bet, teiksim, par ļoti ASV prezidenta personībām, Irākas karu, elektrības regulēšanu Kalifornijā, ārkārtīgi ļoti daudzos gadījumos viņš bijis absolūti priekšā citiem. Tad, manuprāt, viņš pamatot šo te periodu 80. 90. gadi, tā arī dēvē, tātad, ka šiem laikiem bija raksturīgs, teiksim, doma, ka ekonomika, reālā ekonomika tā ļoti viegli pielāgojas kaut kādiem nomināliem lielumiem, teiksim, pat ja valūta it kā ir pārvērtēta, līdz ar to tā kā spiediens uz nominālā IKP samazināšanos, bet reālā ekonomika tam viegli pielāgosies. Tad teiksim, ka biznesa cikli kaut kādā netik daudz atspoguļot tur pieprasījuma trūkumu tādas lietas, bet vairāk kaut kādas tur norises reālajā ekonomikā, tehnoloģija izmaiņas un tā tālāk. Tur daudz visādas teorijas. Līdz ar to, protams, tādā gadījumā monetārās neatkarības zaudēšana šķiet daudz mazāk risks nekā, teiksim, ja uz pasaules skatās tādām vairāk keynesianiskām acīm, keynesianisko to perspektīvu. Un kā, teiksim, vēl varētu arī tā drusku filozofiski apšaubīt eiro, teiksim, eiro viņi nevar, lai kāda būtu viņa trūkuma, droši vien viņa likvidēt būtu pārāk liela jāsaka, bet kā varbūt varētu argumentēt par paplašināšanos, teiksim, es nedomāju, ka ideja, ka Eiropas integrācija jākļūst arvien ciešākai, ka viņa ir attaisnojusies. Es domāju, ka, pietiekami daudz cilvēku domā, ka, teiksim, tas, kas tika sasniegts 90. gados, tas bija optimāls integrācijas līmenis. Tobrīd šķiet, ka tur Itālijas lira devalvēja, saka, atkal Vācijas dienos drusku pieaug bezdarbs, kādas šausmas. Es domāju, šobrīd tādas problēmas varētu drīzāk vēlēties, un kā ir teicis neviens cits kā Mario Monti, Itālijas premjers un laikam arī bijušais Eiropas komisārs, ka tātad eiro ir faktiski sanaidojis Eiropas tautas. Ļoti līdzīgs bija tas formulējums, vai riskē radīt konfliktus starp Eiropas tautām, kuru agrāk nebija. Tātad pārāk maz integrācijas slikti, pārāk liela integrācija teritorijā, kas nav tam organiski nobriedusi, varbūt arī nebūs, bet katrā ziņā tajā brīdī nav. Tas ir risks. Tātad, rodas pretrunas, kur agrāk nebija, varētu tā nenopietni salīdzināt, tātad divām valstīm būt vienotā tirgū, tas ir tā, ka strādāt vienā organizācijā nav liela īpaša nozīme, tur personība atšķirībām, ir kā nozīme, bet, ar to var tikt galā, ja cilvēkiem ir kaut kādas tur komunikācijas iemaņas. Atrašanās vienotas valodas zonā, tas jau ir neiešu uz konkrētākiem salīdzinājumiem, bet tas jau kaut kas drusku intīmāks, tur vajag daudz ciešāk emocionālu saskaņu. Un izrādies, ka, teiksim, ka tas, ka dažādām tautām ir dažāda attieksme pret risku uzņemšanos, laika plūdumu, nākotni, pagātni, politiskā kultūra, tas ir kaut kādā ziņā izrādījies problēma, kamēr iepriekš tas nebija. Tātad divi šādi skatījumi. No vienas puses eiro ir nākotne, jo tā kā viss tā pasaules virzība uz to tā kā organiski virzās, tajā pašā laikā tā skarbā dzīves realitāte ir pierādījusi, ka skaistas sapņi vai, teiksim, elites vidū cirkulējošas idejas, pasaules uzskats, kas savstarpēji tiek pastiprināts tiekoties dažādos šādos pasākumos un pēc tam apmainoties ar idejām pie vīnglāzēm, ka tās skaistās vīzijas kaut kādā brīdī var izrādīties arī kļūdainas un tāds vairāk skeptisks piezemēts skats reizēm izrādās patiesāks. Paldies, Pēter. Un noslēgumā Ina Steinbuka, Eiropas komisijas pārstāv, vajadzīgs piezemētāks skats. Eiropa var būt pārāk, es atsaucos uz Strautiņu kungu, Eiropa var būt pārāk ideālistiski ir iztēlojusies, kā mēs nākotnē varētu veidot šo kopdarbību mūsu kontinentā. Visi izsaka paldies par uzaicinājumu. Tad, laikam, man arī vienīgais sievietē pie šī galda, šai vīriešu pasaulē, man jāsaka, jāņem tas labs piemērs
tātad vērā, un es arī pateicos, ka mani uzaicināja šo te debašu klubu. Es pirmo reizi esmu šajā debašu klubā, bet principā kādreiz biju pasniedzēja, un mans priekšmets bija makroekonomikā, un arī šajā te skola, bet tas bija sen, es arī nolasīju kādas lekcijas. Tā kā man ir vienmēr prieks atgriezties tajā auditorijā, kura kādreiz es jau esmu bijusi. Es ilgi domāju, kā man tā īsi jums pastāstīja dažas domas. Un es jums vienkārši atstāstīšu manu pēdējo tikšanos, kad notika burtiski pirms šīm debatēm. Pie manis atnāca uz manu biroju tātad Eiropas parlamentārietis vācietis, un es atvainojos, es aizmirsu viņa uzvārdu, jo vizitkarte palikusi uz galda, ka es nevaru teikt, kā viņu sauc, bet laikam ļoti ietekmīgs, jo viņam bija tur plaša programma, ar ārlietu ministru viņš tikās, un ar to un šo, ar prezidentu, ar valsts prezidentu, tagad ar mani, bija ļoti pagodināti. Un tagad, kad viņš sēž, kā skolotājs, viņš saka, ko tad Eiropas komisijas dara, lai Latvija iestātos Eirozonā? Es saku, Eiropas komisija nenodarbojas ar propagandu. Eiropas komisija nav pieņēmusi šī lēmumu, tas ir Latvijas valdības lēmums. Eiropas komisija, protams, respektē, gatava palīdzēt un tā tālāk, bet mēs tā kā šo projektu nepropagandējām. Viņi saka, labi. Bet kāpēc tad Latvijā tik ļoti kritās cilvēku uzticība eiro? Es saku, to es varu viegli izskaidrot. Es saku, padomājiet pats, pēc krīzes Latvijas dzīves apstākļi un dzīves kvalitāti gāja uz leju. Latvijas iedzīvotāji visi skatās vai nu televizoru, vai nu internetu, vai nu lasa avīzes, vārds sakot, masu saziņas līdzekļi ir pieejami katram. Un ko mēs redzam? Mēs redzam šausmu stāstu par to, kā Eiropa grimst un eiro pirmām kārtām. Un kā uz tāda fona cilvēki var īstenībā uztvert to iestāšanos eirozonā. Protams, kā uzticība tīri psiholoģiski kritās. Nākamais jautājums bija, labi, bet ko jūs tad pati domājat tomēr, Latvijai vajag tā kā iestāties vai nevajag iestāties? Es viņam uz to atbildēju, eiro ir stipra valūta. Manā skatījumā eiro ir ļoti stipra valūta. Viņa ir principā stiprāka nekā dolārs. Un ja mēs ņemsim vērā, kāda ir ekonomiskā situācija Amerikas Savienotajās valstīs un kāda ir ekonomikas situācija Eiropā, tad es neteikšu, ka Eiropā viņa ir sliktākā. Vienkārši Eiropā un Eiropas valsts vīri ļoti uzskatami parāda, ka tā, valsts parādu problēma ir, viņa pastāv arī Amerikā, ka viņi par to skaļi nerunā, vai ne? Un Eiropā pēdējā laikā vismaz Eiropas komisija strādā force majeure tādā režīmā, un to es jums varu apgalvot, ka tāds arī ir, īpaši atsevišķi direktorāti, kā ECFIN, piemēram, viņi tieši kā kara laikā visu laiku kaut ko izdomā. Un es neatceros, ka kādreiz Eiropas komisija būtu tik bagāta ar visādām idejām un šo ideju realizāciju, sākot ar fiskālu disciplīnu līgumu un beidzot ar visam tagadējām diskusijām par federāciju, beidzot ar politisko federāciju, bet pagaidām ļoti tā kā konkrēti tiek runāts par banku uzraudzības sistēmu, kura jau ar 1. janvāri ir jāievieš. Ar vārdu sakot, Eiropa rīkojās. Tagad domāsim tālāk. Latvijai, tāpat kā Dānija, piemēram, mēs jau esam Eiro kluba tādi slepenie dalībnieki. Tāpēc, kā lāts un dāņu krona, un varbūt arī cits valūtas, ir tāpat piesaistīts pie eiro. Tā kā, ja kaut kas notiks ar eiro, kam es īstenībā neticu personīgi, es neticu, tāpēc, ka es neredzu biznesa pasaulē, kas būtu ieinteresēts. Ja mēs gribam, teiksim, kaut ko sagraut, mēs jau negribam. Bet es saku, ja kāds grib, es nezinu, kaut kādi lieli spēlētāji finanšu tirgos, ja viņi gribētu to nogremdēt, laikam viņi to nogremdētu. Tikai es tiešām neredzu, kas būtu ieinteresēts, tāpēc, ka nebūs eiro, cik būs cietēju un kas būs pēc tam, kas būs
milzīga katastrofa, un ne tikai Eiropa, bet principā finanšu pasaulē ar visām sekām. Tāpēc es domāju, ka nepavēlti Eiropas komisija strādā tādā režīmā, tāpēc, ka ir spiediens. Es domāju, ka ir spiediens. Ja ir nevis tiešā veida, bet kaut kā pastarpināti, ka veči dariet kaut ko, lai glābtu valūtu. Vai ne? Tā kā, bet jā, teiksim, Latvijā izdomā, labi, mēs neusticamies eiro ir ļoti nestabils projekts, nu tad rīkojamies konsekvenci. Nu tad mēs atsaistām to latu no eiro, piesaistam nezinu kam, nu, kaut kādam valūtas grozam vai dolāram vai Šveicis. Es nezinu, kam. Tam ir mūsu prāti un Latvijas banka, valdība, bet nu, tieši tā, ja mēs uzticamies eiro, tad mēs turpinam tā, ka mēs daram. Ja mēs neusticamies, tad mums pilnīgi jāmaina stratēģijā. Vissliktāk man liekas ir sēdēt un gaidīt, tas wait and see pozīcija. Es atvainojos, man liekas, ka šajā gadījumā viņa nav laba. Tas ir tā, ka, piemēram, tu esi Alpos un tu zini, ka tūlīt būs lavīna, tu nezini precīzi, no kuras puses viņa būs, bet viņa nāk. Un tie ir 3 padomdevēji. Un viens saka, tev jālaiž pa kreisi, otrs pa labi, un cits taisni. Un tagad es saku, neziniet, kamēr jūs nebūs konsensus, es palikšu uz vietas, kas nopcer mani, es būšu zem lavīnas. Es nezinu, kādu lēmumu es pieņemšu, bet man būs jārīkojas ātri. Tāpēc tas wait and see, īpaši šādos situācijās, man liekas, nav tā labākā doma. Vienkārši konsekventi ir jāizvērš visi tie par un pret. Noteikti ir kaut kādi pret un noteikti ir daudz par. Ja? Un noteikti varbūt tagad nav tas labākais laiks, kad psiholoģiski Latvijas iedzīvotāji būtu tam gatavi. Psiholoģiski tas nav. Ekonomiski, es domāju, viņš nav tik slikts, tāpēc, ka visa pēdējā tā Eiropas komisijās un Eiropas citas institūcija rīcība ir diezgan pārliecinoša un diezgan tas one way straight forward. Lūk, tā kā man liekas, ka tas projekts nav slikts, ja mēs Latvijā iestātos eiro, bet, nu, protams, ka jums varētu būt par to absolūti citi viedokļi, un jūs varat man absolūti nepiekrist. Tā kā es laikam savas 10 minūtes norunāju, un es būšu priecīgā atbildēt uz jūsu jautājumiem. Paldies! Paldies, Šteinboks kundze. Mums tagad ir līdz 7, varbūt pat ilgāk. Ja saruna ieilgst, ja jautājumi ieilgst, uzdot jautājumus, diskutēt, izteikt savus viedokļus. Lūdzu. Tā. Jā. Ir tāds jautājums. Vai, es atvainojos, ja varētu arī mikrofonu vienkārši, lai arī klausītāji Paldies. Internetā var dzirdēt. Ir tāds neliels jautājums sakarā ar leģitimitāti cilvēku starpā, Latvijas populācijas starpā par pievienošanos Eirozonai. Kad Igaunija pievienojās nevis Eirozonai, bet Eiropas ekonomiskajai valodas zonai, tad viņiem apmēram atbalsts priekš eiro bija no 50 līdz 60% kaut kur šajās robežās. Pašlaik Latvijā 9/10 cilvēku vairāk neatbalsta eiro vai nav izlēmušas nekā atbalsta. Vai, ja šāds stāvoklis saglabātos brīdī, kad mums būtu jāpieņem lēmums, vai tas būtu vispār leģitīmi no valdības puses to izdarīt, ņemot vērā, ka cilvēki tomēr ir uzticējuši cilvēkiem savas balsis politiķiem? Paldies. Varbūt katram paneļloceklim ir kāds viedoklis par to. Ruseļkungs, varbūt jūs varētu sākt. Es domāju, ka tad, nu, acīm redzot, viņš divās daļās ir. Viņš ir juridisks jautājums, ja? Vai leģitīmi vispār kā tā tas būtu juristiem jāatbild. Un otrs ir par šo atbalstu. Šobrīd, jā, Igaunija atbalsts ir eiro šobrīd 71%. Varbūt viņi lieto kaut kādu citu eiro. Ziniet, es jums teikšu tā, ka šīs lietas, tas arguments, kad Igaunijai ir 71% un mums arguments, ka mums, nu, teiksim, ir tur 25%, ja, tā ir tie jautājumi jāanalizē pavisam citā plakā. Kāpēc tas tā ir? Savukārt, vai to var darīt?
Nu, es te gribētu atbildēt apmēram tā, jo es nevaru atbildēt citu vietā. Tas arī jums ir tiesības, redzēt ne tikai politiķu lēmumus, bet valsts vīru lēmumus. Ja? Jo tas ir, ja viņiem šis mandāts ir, un viņi šo mandātu izmanto, kur jūs domājat, vai tā drīkst darīt, tas ir valsts vīru lēmums. Tā ir viņa atbildība, tik tiešām tā ir to cilvēku atbildība, redzēt uz priekšu, skatīties nākotnē. Tas ir īsumā, kā es jums varu atbildēt. Liesošs Laikungs, tā jums šķiet. Nu jā, es domāju, protams, kad var teikt tā, kā teica Ruseļkungs, nu jā, valsts vīru lēmums ir pieņemt pat tad, ja viss ir pret, jo viņš ir valsts vīrs un pieņem atbildīgs lēmums, nu, bet es domāju, ka tomēr mēs paļaujamies uz demokrātiju un to, ka lielākā daļa cilvēku kopumā izdara pareizes izvēles. Savādāk mēs būtu ieviesuši vai nu diktatūru vai aristokrātiju, ja mēs domātu, ka elites var izdomāt kaut kādu lietas labāk. Un, es domāju, ka politiķiem tomēr ir jārēķinās arī ar tautas un cilvēku viedokli. Pēter, cik svarīgi tavuprāt ir sabiedrības atbalsts šim lēmumam? Šausmīgi slidens jautājums. Es noteikti neuzskatu, ka valsts ir jāpārvalda visu laiku skatoties uz aptauju datiem. Tajā pašā laikā tā ir drusku slidens situācija. Manuprāt, teiksim, tie cilvēki Latvijā, kas tā ļoti stingri tā kā aģitē par to un arī izmanto tā skaitā nodokļu maksātāju resursus par to. Es pieņemu, ka vislabāko nolūku vadītu, bet viņi tik ārkārtīgi vienkāršo šo situāciju, ka tas brīžiem robežojas ar maldināšanu. Un, teiksim tā, ja kas var noskaņot, teiksim, ja kas man šobrīd noskaņo pret eiro, tad tas ir, teiksim, mēģinājumu sabiedrību pārliecināt par to, ka vajag. Tā kā, grūts jautājums. Steinbuks kundze. Jā, es arī neesmu juriste, bet es zinu, ka iestājoties Eiropā, tad, kad tika parakstīts Eiropas līgums, iestāšanas līgums, tur jau bija paredzēts, ka gala mērķis arī ir iestāties eiro. Mēs šodien to jautājumu arī parunājam ar šo te vācu pārstāvi, kurš teica, ka, ziniet, tas ir jūsu pienākums, un ne tikai jūsu, bet katrā dalību valsts pienākums izpildīt Maastrichta kritērijus un tad iestāties eirozonā. Jā, nu, viņš ir jurists atšķirība no mani, tā kā es domāju, ka viņam ir taisnība. Ir cita lieta, ir, teiksim, juridiskā lieta, ka jūs ļoti pareizi teica, un ir, teiksim, psiholoģiski emocionāli konteksts. Ja viss ir pret, vai lielākā daļa ir pret, tad kaut kā tas neizskatās labi. Tieši tāpēc man liekas, ka nevajag jau taisīt propagandu, bet to, ka vajag cilvēkiem skaidrot, ko viņi varbūt nezin, vai varbūt ieteikt kaut ko palasīt, vai varbūt ieteikt vairāk par to debatēt, vairāk padomāt. Un tas gan ir nepieciešams, jo nav jau arī noslēpums, ka masu mēdīja viņam ir tāds biznesa uzdevums taisīt tādas negatīvas storijas, saproties, nu, jo lielāku skandālu, jo vairāk pircēju. Jā, un tāpēc ļoti daudzi stāsti, ne tikai Latvijas presē, bet visur tur, kur ir masu mēdīju pasaulē, jā. Viņi ir tādi, kuri strādā uz klientu, jo sliktāks stāsts, jo šausmīgāks stāsts, jo labāk to, jo populārāks ir raidījums. Ja? Bet tāpēc, nu, jārēķinās ar to negatīvo auru. Jārēķinās, ja vispār ticēt tam, ko mēs dzirdam, jau es neatceros cik gadu, bet kopš krīzes sākuma, tad jau sen Eiropas nebūtu bijis un jau sen eiro būtu, nu, vismaz zaudētu vai vismaz devalvētu, ja. Bet nekas tam līdz dzīves nenotiek, ja, tā kā faktiski fakti ļoti atšķirās no tā stāsta, ja. Es tiešām netaisos jūs agitēt ne par ne pret, bet es gribu vēl vienu lietu pateikt, kur, man liekas, bet tā nav mana doma, to es šodien arī dzirdēju no tā vācieša, bet man viņa kaut kā ļoti iepatikās.
Viņš teica, iedomājieties, kā Latvijā, ja iestāsies eirozonā, ietekmēs finanšu tirgus pasaulē. Tas solis, ko izdarīs Latvijai, viņa kļūst par jauno eirozonas dalību valstīs, ietekmēs darbību Wall Streetā, Japānā, Ķīnā, visur. Un tā mazā Latvija pēkšņi kļūs par šo te, finanšu dzīves noteicēju. Es viņam apsverēju, ka es jums to pastāstīšu, jo man tas ļoti kaut kā iedvesmoja. Rusēļ, kungs, gribēja kaut ko piebilst. Pavisam vienu piebildu, ko jaunais cilvēks uzdev. Es jums pateikšu tā, ka tas jautājums par šo te atbalstu, arī mani īstenībā ļoti daudz nomok, un es viņam pat grūtāk spēju sameklēt atbildes, nekā skatīties dažādas aprēķinus par makroekonomiskiem scenārijiem un visu. Es esmu uzmetis kaut kādas pāris savas versijas. Ja viņam izvērsīs kaut kādu jautājumu plašāk, tad es viņus atvērtu arī pielikt, kāpēc tas ir tā skaidrs. Bet īstenībā tas ir tik tiešām smags. Man personīgi jautājums, kāpēc ir tā? Kāpēc mums ir tik milzīga atšķirība šai ziņā no Igauniem? Es tik tiešām, man nav tiešas atbildes. Tik tiešām. Es domāju, ka, ja mēs runājam par eiro panākumiem un to, ka eiro ir stabila valūta, jā, tas ir panākums, bet es jau arī savā uzrunā uzdevu jautājumu, kas ir ļoti svarīgs jautājums, un tas svarīgākais jautājums, kas ir jāatbild uz eiro, ir, ja nabadzīga valsts iestājas eirozonā, viņiem kādu brīdi valda patēriņa bāzēts uzplaukums, pēc tam viņi nonāk ekonomiskās grūtībās. Līdz šim tas ir bijis pilnīgs patērns visām valstīm. Un teikt, ka ir kaut kādi panākumi nabadzīgajām valstīm, kas iestājušās eirozonā, nevar. Mēs varam teikt, ka viņiem milz bezdarbs un nav laba risinājuma šī bezdarba izrisināšanai. Un tas ir jautājums, kas uztrauc mani, un es domāju arī daudzus Latvijas iedzīvotājus. Tas, ka eiro ir saglabājusies kā stabila valūta, nav liels mierinājums, ja tev nav darba. Un tie ir svarīgas lietas. Un tad tas, ka tur Wall Streetā kāds nopriecāsies un pa 3% punktiem kāps vai kritīsies Dow Jones indeks tajā dienā, kad Latvija iestāsies, jo tās mēs būsim dienas ziņas. Es nezinu. Es domāju, viņš katru dienu kāp pa 3 punktiem uz kaut kādām ziņām vai krītās. Jā. Es domāju, ka tas nav gluži tāpat arī kā pienākums. Jūs runājat to, ka Latvija ir pienākums iestāties Eirozonā. Tā ir taisnība. Nav pienākums iestāties ne šogad, ne nākošu gadu. Mums pienākums iestāties tad, kad mēs ilgtermiņā izpildām Maastrichta kritērijus, nevis 1 gadu. Viņus izpildām, ka mēs esam droši par to, ka mūsu inflācija neaugs straujāk pēc iestāšanās Eiropas zonā un nenogalinās mūsu konkurētspēju, kā to ir izdarījuši daudzās dienvidu valstīs. Tas ir mūsu pienākums. Mums ir pienākums gan pret Eiropas Savienību, viņas likumiem, gan arī pret Latvijas tautu un to, ka mēs nodrošinām pietiekami daudzumu darba vietu Latvijā. Šoreiz došu Inai priekšroku, lūdzu, un tad Pēterim vārdā. Es nepiekrītu apgalvojumam, kā kaut kādu jaunu valstu teiksim, ekonomiskas grūtības ir saistīts ar eiro. Pastāv vispār ļoti dažādi mīti šajā pasaulē, bet tas laikam ir viens no jaunajiem. Jo paskatāmies uz to pašu Grieķiju, Spāniju un Portugāli. Viņi, iestājoties vispār Eiropas Savienību un pēc tam jau Eirozonā, viņi bija baigi vinētāji. Un ne jau tāpēc, ka bija eiro vai bija tūgrieks, bet tāpēc, ka viņi dabūja ļoti daudz naudas līdzekļu no Eiropas struktūrāliem fondiem. Un tāpēc Grieķijā, kura tagad ir šausmīga situācijā ar savu reputāciju sliktu, ar savu bezdarbu un tā tālāk, bet joprojām dzīves līmenis un IKP uz vienu iedzīvotāju Grieķija ir daudz lielāks nekā, es nezinu, par Latvijas pat salīdzināt negribu, bet tās ir augstāks nekā Spānijā joprojām. Ja? Tā kā cita lieta ir, ka ir valstīs, kuri neprot, teiksim, ekonomiski efektīvi dzīvot. Un to nevar norakstīt uz valūtu, bet to jānoraksta uz pašu izdarītām kļūdām. Jāsaka, ka mēs nevaram aizmirst to lielu ekonomisko krīzi, kura sākas 7. gada beigās starp citu Amerikas Savienotajās valstīs, un pēc tam lavina veidā
mūsu globālā pasaulē atnākusi uz Eiropu. Jā, un tad, kad katrā Eiropas valsts atsevišķi ar pašspēkiem sākumā mēģināja glābt bankas, nu tad tas sākotnēji banku finanšu krīze, viņa pārveidojas par parādu krīze. Tā ir tāda ķēde, un tur arī eiro ir pa vidū. Nu, eiro tur faktiski nav nekāda sakara. Faktiski stāsts ir par kaut ko pavisam citu. Ja, vienkārši ir tāda sakrītība, ka dažas valstis, kuras jau ir eiro, nonākuši tāda situācija, ka Grieķija, Portugāla un Īrija, piemēram, Spānija, Itālija arī tagad, bet ir valsts, kur bez eiro ir tajā pat situācija, kā Ungārija, kā Islandē, un es nezinu, kas tur vēl. Tā kā ir, saprot, un Amerikas, kur eiro nav un nebūs, un viņam absolūti ir slikta finanšu situācija. Tā kā nevar visas bēdas norakstīt uz eiro. Ir ļoti daudz faktoru, apstākļu, kur nevar vienkārši atraut un analizēt, atraut nevis kā sistēmu, bet kaut kā izraut no kontekstā. Pēter. Tā. Nu, gan es laikam drusku stingrāk pozīciju ieņemšu. Nu, vienkārši principi pēc, kā es nesen teicu, vienā citā pasākumā man kā bijušam žurnālistam patiesība ir dārga. Nu, teiksim tā, man ir ļoti personiskas attiecības ar objektivitāti. Par to, cik lielā mērā eiro ieviešana ir, teiksim, cik lielā mērā tā ir bijusi atbildīga par problēmām eirozonas perifērijā. Es atceros, ka 2006. gadā, laikam, 2006. gadā es intervēju kādreiz jau starp citu Latvijas bankas padomnieku Borka kungu lietas šai dienai, kurš varat apstīties arhīvā, kurš tā diezgan labi izskaidroja, teiksim, kā līdz eiro ieviešanai, nu, teiksim tā, Īrijā bija zināms burbuļu pūšanās pazīmes. Bet 99. gadā vispār absolūti viss izgāja ārpus kontrolas, tāpēc, ka procentu likums īsā laikā ļoti strauji samazinājās Īrijā. Un, jā, Īrijā tātad līdz eiro ieviešanai bija tur jau 10-15 gadus iepriekš bija veikts nopietnas struktūrāls reformas izglītībā, fiskālā politika uzlabot, un tam sekas bija tiešām ļoti spēcīgs veselīgs izaugsmes periods, kas tā kā lielā mērā turpinājās arī pēc eiro ieviešanas, bet pēc tam arvien vairāk tā kā saindējās ar šo te burbuli. Kas bija lielā mērā tāpēc, ka vienkārši pievienoties vienotā valūtai, Īrija bija stipri lielā mērā zaudējusi iespējas to mazināt. Un tas, ka viņiem bija fiskālais deficīts, neglāba no tā. Nu, protams, būtu vēl sliktāk, ja būtu bijis, tad viņiem bija pārpalikums, tad būtu sliktāk, ja būtu bijis vēl deficīts. Bet, vienalga ir pietiekami, teiksim tā, Īrijas nākotnē joprojām kopumā ir labi, bet ir radušās nopietnas problēmas. Un tomēr arī Eiropas dienvidos tās sakarības starp eiro ieviešanu un neproduktīvām investīcijām būvniecībā, viņa ir bijusi pietiekami skaidra tomēr šajā ziņā. Es atļaušos Ošlaika kungam piekrist. Tas ir absolūti nepārprotams skaidri. Var skatīties uz vienkārši korelāciju laika ziņā, var rakties dziļāk, kā tas process attīstījās, bet bija. Tas ir risks, bet no otras puses, teiksim, neuzskatu, ka tieši tas varētu būt liels risks tagad Latvijai pievienojoties, jo, ja Latvija pievienojas, lai attīstītos burbulis, protams, ka varētu teikt, ka eiro nebija vienīgais iemesls, jā, protams, un eiro ieviešana pat par sevi, protams, nevarētu mums izraisīt jaunu nekustamo īpašumu burbuli, un ir iemesli, teiksim, kāpēc Latvijā tas varētu neatkārtoties, teiksim, pavisam cita demogrāfija nekā pirms 10 gadiem. Tātad, kāpēc mums bija tik grandios nekustamo īpašumu burbulis, demogrāfija pirms 10 gadiem, daudz jaunu cilvēku, sākotnēji ļoti zemes nekustamo īpašumu cenas, līdz ar to iespēja pamatot pieaugt, un tā kā burbuļa ieskriešanā, skrejceļš, gaidu veidošanas ziņā, bezgalīga banku ticība, spēja saprast, ko viņi dara, un bezgalīga regulātora ticība bankām. Tāpat arī
Tāpat arī tas, ka sākotnēji mājsaimniecībām vispār praktiski nebija parāda bankām, līdz ar to bija iespēja šim parādam strauji augt. Tas viss vairs nav. Vienīgais, kas ir palicis, ir samērā strauji darba ražīguma pieauguma iespējas. Kas varbūt var radīt kaut kādu burbulīti kaut kur kādā privātu māju segmentā, bet tas vairs nebūtu visapturošs masu tirgus burbulis, kā būtu. Bet, ja mēs runājam par šis te eiro perifērijas neseno ekonomisko pagātni, tur īpaši runā par Portugāli, tas ir šausmīgi politiski nekorekti, bet Portugāles izaugsmas temps pēc pievienošanās Eiropas Savienībai nobāla uz Salazara periodu pieauguma fonu un savukārt periods pēc eiro ieviešanas nobāla uz iepriekšējā perioda izaugsmas fonu. Tā kā, tur ir bijušas problēmas, bet, kā es teicu, tas nenozīmē, ka Latvijā kaut kas tieši tāds atkārtotos. Bet demogrāfiju mēs šobrīd ļoti labi risinām, tāpēc, ka tas, ko mēs darām, lai atrisinātu problēmu ar to, ka mums nav pircēju nekustamo īpašumu Latvijā, mēs viņus piesaistam no Krievijas, vai ne? Un tā mēs iegūstam jaunu demogrāfisko grupu, kurai mēs varam ērti pārdot kredītus, kas ir vairāk vai mazāk tas pats, ko darīja Spānija, lai uzbūvētu savu ekonomisko burbuli. Man personīgi tas uztrauc. Jā. Man nav nekas pret to, ka mēs dodam, piemēram, Krievijas pilsoņiem pret investīcijām uzturēšanās atļaujas, un ja mēs tiešām viņus dot, piemēram, par ieguldījumiem rūpniecībā, ko mēs arī darām, starp citu, ko es pilnībā atbalstu, un tas būtu ļoti labi, ja radītu darba vietas un izaugsmu un ciešākas saiknes starp valstīm, bet ja mēs to darām, lai veicinātu nekustamo īpašumu tirgus spekulāciju tieši tāpat, kā to darīja Spānija, tad, kad viņi izveidoja savu burbuli, un tad vēl mēs iestāsimies Eirozonā, lai bankas būtu pavisam drošas, ka, ja viņas nonāks grūtībās, viņas atbalstīs, un tad vispār bez bremzēm viņas varētu izsniegt tos kredītus. Man tas uztrauc. Un mums nav nekādas sistēmas, kā lai to novērst. Gluži otrādi, mēs aktīvi to veicinām, parlamentā lielu nobalsojumu pār, kad vajag. Jā, bet redziet, teiksim, es tiešām nedomāju, ka Latvijas ekonomika apdraud tas, ka bagāti Krievi viens otram pārdod jūrmals vai vecāķu vai vecrīgas mājas, teiksim, vai tas burbulis sasniegt makroekonomiskus mērogus, tajā jābūt masu tirgumu, tātad sērija vai dzīvokļiem. Es neredzu, ka tur varētu attīstīties šādas parādības. Un, jā, kas bija otrs? Veids, kā tas apdraud Latvijas tirgu, ir caur banku sistēmas stabilitāti. Jo metode, kā notiek apdraudējums Latvijas tirgumu, ir tajā, kad mēs ieviešam bankas, kuras apkalpo Krievijas pilsoņus, kas izsniedz naudu Krievijas pilsoņiem, lai viņi no kredīti iegādātos šos līdzekļus. Bet banku sistēmu garantējam mēs visi latvieši. Mēs garantējam banku sistēmas darbību, un ja šīs te bankas, piemēram, izsniegs pārāk daudz kredītus, tad mums no saviem nodokļu maksātāju kabatas, kā jau līdz šim, būs jāsedz viņu darbību, un tas pēc būtības ir gan sloks nodokļu maksātājiem, gan risks nākotnē. Un tā ir arī metode, kā, piemēram, Spānijas ekonomika nokļuva grūtībās. Ja pat pa sevi, jo tā sistēma varēja darboties arī tālāk, tikpat labi, vai ne? Bet nokļūt par banku. Es vienkārši gribu atgādināt, kā pagājušajā nedēļā prezidents Barozu savā runā State of the Union nepārprotami teica par nepieciešamiem uzlabojumiem banku sistēmā visā Eiropā un pirmām kārtām Eirozona valstīs. Ja, un to vienoto integrēto banku uzraudzību Eirozonas valstīs, tas tiek iecerēts ieviest ar 1. janvāri, ja sanāks, protams. Tā kā, ja Latvija pat nepievienotos Eirozonai, principā var brīvprātīgi pievienoties tai uzraudzībai. Un tādā gadījumā Latvijas bankām nebūs jau patvaļas kreditēt to, ko viņi vēlās, viņam būs stingri uzraugi no tātad augšas. Līdz ar to, protams, jums ir zināmas bažas, tam nevar nepiekrist, bet man liekas, ka jūsu bažas ir krietni pārspīlētas. Tā, jautājumi. Vai varbūt no Twitter kāds ir? Jā. Labdien! Tātad Ainārs Sauk Twitterī jautā, varbūt varat dažos vārdos apgaismot cilvēkus, kāds un cik liels iegūms ir apvienojoties vienā monetārajā savienībā un attiecīgi kāda ir ietekmes konkurence. Un varbūt varētu to visu paturpināt arī uz to, ka, lai arī mēs esam daudz runājuši par ietekmes tautsaimniecību kopumā, kāds ir tas iegūms katram individam sabiedrībā no tā, ka mēs iestājamies tādā virzienā. Tā. Varbūt atkal sākam no šī, Ruseļkungs. Es varbūt turpināšu to, ko es iesāku teicu. Es varu šim jautājumam uzreiz pateikt, ka pēc iestāšanās Eirozonā viņš no kaut kādas, teiksim, kases noteikti nesaņems 1000 eiro vai kaut kas. Tas bija tā kā, kad pēc Vācijas apvienošanās, ka gāja pāri mūrim, tur bija glāža šampāniet un 100 deutschmarks.
Tā nebūs. Tas būs iespējas. Tas būs iespējas, kā es jau minēju, panākt vai nepanākt. Tas ir katra rokās. Jūs saprotat, ir vēl viena lieta, kas ir dzīvojot tā saucamā brīvā tirgus apstākļos. Tieši šī te individam ir jābūt gatavam pieņemt lēmumus, atbildīgus un atbildēt arī par sevi. Tā ir vispār lieta, uz ko bāzējās visa tirgus ekonomikas būtība. Tas ir ārkārtīgi svarīgi. Tā kā, man grūti pateikt, vai es atbildēju vai ne. Tipiski pēc iestāšanās Eiropas zonā nabadzīgajām valstīm bija sākotnēji iegūms, jo viņas varēja lētāk nopirkt preces, kas ražot citās valstīs, kā arī plašāk pieejam kredīti. Un lielākoties, ko cilvēki izdarīja, viņi izmantoja, piemēram, šos lētāk pieejamos kredītus, lai nopirktu, piemēram, jaunu auto, jo gal galā tagad krīzes laikā tik ilgi braukt ar vecu auto, viņš jau grab tur vietām un tas ir jādara, tā vai agrāk vai vēlāk, labāk izdarīt, un tā viņi to arī izdara. Un tā viņi sekmīgi patērē importu preces par zemākiem procentu punktiem, un valstīs tipiski auga inflācija. Bet vienlaiks tas nozīmē, ka tiek apgrūtināta vietējās rūpniecības attīstība, jo viņu cenu līmenis ir pieaudzis, cenas vietējā tirgū reizē ir vietējiem rūpniekiem iepirkuma cenas, viņa rentabilitāte ir kritusies, vietējā rūpniecība nokļūst apgrūtinātākā stāvoklī, importētāji ir ieguvēji, eksportētāji zaudētāji. Beigās arī ekonomika sāk bremzēties, jo pēc tam, kad pagāja šis sākotnējais bums, kur visi priecīgi nedaudz patērējuši, un mēs esam Eirozonā, visi ir stabili, devalvācija nav iespējama, visi priecīgi, ir novedis pie tā, ka mēs esam nokļuvuši nekonkurētspējīgākā situācijā. Tā kā var teikt tā, ka, ko mēs redzam no iepriekšējo valstu pieredzes, ir īstermiņā ļoti jauki. Mēs vairāk patērējam, viss lieliski, ilgtermiņā sarežģīti, tāpēc, ka nav labas metodas vai drošas metodas, kā nodrošināt to, ka rūpniecība kļūst un paliek konkurētspējīga, paliek daudz darba vietu. Protams, eiro ir iespēja. Latvija, piemēram, iestāsies Eirozonā. Es domāju, arī mums būs jādomā, ko mēs darīsim šādos apstākļos, un es domāju, ka tā debata tādos apstākļos, ja mēs tiešām arī iestāsimies Eirozonā, būs vajadzīga par to, kā, lai mēs izbēgam no visu to valstu nelaimīgā likteņa, kuras iestājās Eirozonā kā Portugāla un piedzīvoja ļoti zemes izaugsmes tempus. Jo, ja mēs neatbildēsim sev kā sabiedrību uz šo jautājumu, tad mēs piedzīvosim to, kad mums neatjaunosies darba vietas, latvieši no īrijas neatgriezīsies šeit atpakaļ, cilvēki turpinās būt depresīvi un valsts nākotne arī nonāks sarežģītā situācijā. Cilvēki teiks, priekš kā mums Latvija, vai ne, ja jau gal galā pat Krievija jau ātrāk un tā. Mums ir jāatbild uz šiem jautājumiem, tas ir ļoti svarīgi. Pēter? Jā. Jūs taču negaidat tādu standārtu veidu atbildi no manis, vai es te nestākšu tos standārtu argumentus par un pret pārstāstīt. Es teikšu tā, eiro ieviešana vai neieviešana nav svarīgākais jautājums Latvijas ekonomiskajā politikā. Es teiksim, jā, tādā ziņā piekrītu Tošlaikungam, ka tiešām eksporta sektora attīstība, šī sektora lieluma, daudzveidības, uzņēmumu savstarpējās miedarbības, komplicētības ziņā, tas ir svarīgākais. Man tur, teiksim, drusku cits viedoklis, kā pie tā varētu nonākt, bet tas principā ir svarīgākais. Es domāju, ka eiro ieviešana no šie viedokļi maina maz, varbūt pat varētu teikt ļoti maz. Ja mēs skatāmies uz eksportējošu, labi, varbūt ne ļoti maz, bet tas nav svarīgākais. Ja mēs skatāmies uz eksportējošo uzņēmumu finansēšanas izmaksām, viņš tāpat ir eiro, šie uzņēmumiem ienākumi ir eiro, bankas viņam aizdod eiro, nevienam nekādu valūtas riska, nekas būtībā nemainīsies. Viņiem drusku samazināsies valūtas maiņas izmaksas, bet šiem uzņēmumiem, protams, nav tās izmaksas tādas, kā uz ielas mainot, tās ir kaut kādas procentu desmitdaļas vai simtdaļas. Tie ir, protams, tie ir liela apjoma un tā ir daļa no kopējās sadarbības un tur tas viss tiek atrunāts. Tāpat arī no ārvalstu investīciju viedokļa, vai eiro var palielināt vēlmi Latvijā investēt eksporta sektorā, stipri šaubos. No vienas puses kaut kāds iegums, tad pazūd šis teorētiskais devalvācijas risks. Šobrīd Latvijas banka cītīgi cīnās ar revalvāciju, turpina biedēt ar devalvāciju, cīnās ar revalvāciju. Anyway, tas nav svarīgākais. Tātad uzņēmumiem, ja viņi šeit investē rūpniecībā, viņi var nepirkt nekādus aktīvus šeit būtībā, viņi var iziriet telpas un atvest savus iekārtas. Pat ja viņi nopērk, teiksim, zemi, uzbūvē māju, labi, ja ir devalvācija, pieņemsim. Vai vienkārši kaut kāda, teiksim, normāla valūtas svārstība, ja liberalizē to kursu politiku. Es šajā ziņā nepiekrītu Innai, es domāju, ka mēs varam saglabāt arī status quo. Tas garš stāsts, kāpēc. Tādā gadījumā
tādā gadījumā labi, viņi kaut ko varbūt zaudējuši aktīvu grāmatvednisko vērtību, tādā brīdī iegūst uz zemākām darba algu izmaksām. Tā kā, nu, tas absolūti nav izšķirošs jautājums šajā ziņā. Inna? Man liekas, ka jautājums bija par to, kamēr jūs runājat, es pati piemirsu, par ko īstenībā bija jautājums, jo atbildes bija ne par to. Bet jautājums īstenībā, ja es pareizi atceros, bija, ko tad gūs Latvijas iedzīvotāji, vai ne? Tātad, kad mēs bijām iestājušies Eiropas Savienībā vai NATO, nu, tur mēs jau esam. Vai mēs kaut ko esam ieguvuši, kā jums liekas? Par NATO es varbūt neesmu tik laba speciāliste, bet par Eiropas Savienību es teikšu, ka mēs esam ļoti lieli budžeta naudas ieguvēji. Mēs iemaksājam Eiropas budžeta daudz mazāk nekā mēs saņemam atpakaļ. Ja vispār pabrauciet pa Latvijas novadiem, paskatāties, cik daudz un projektos ir ieguldīta Eiropas nauda. Un krīzes apstākļos, ja nebūtu Eiropas naudas, vispār nebūtu tas dzīvības līnijas, un es domāju, ka Latvijas iedzīvotājiem no tā nebūtu labi, vai ne? Tagad, ja mēs paskatāmies uz mūsu iespējām iestājoties Eirozonā, manā skatījumā tas ir jāskatās caur prizmu, kāda būs Latvijas valdības ietekme uz sev līdzīgiem, jo tagad faktiski visas valstīs, kas nav Eirozonas klubā, viņi nepiedalās ļoti svarīgu lēmumu pieņemšanā. Viņi stājas durvīm. Ja Latvijā tagad iestāsies, viņa būs viena no lēmējiem. Un tie lēmēji lēmš tā skaitā par budžetu. Un tā skaitā par naudas sadali. Un tagad mēs paskatāmies vēl viens piemērs Grieķijā. Ja? Grieķijai faktiski izdevās sarunāt ar privātu sektoru, privātām bankām, ka tika norakstīti parādi. Nu, ne pilnībā, bet daudz. Vai Latvijai bija tāda iespēja? Tā nekad mūžām, tāpēc, ka Latvija nebija Eirozonā klubā, un tāpēc visi zināja, ka kaut kā valūtas fonds, tur vēl kaut kas samaksās, Latvija to kredītu paņems, un bankas nekad neattieksies no savām tiesībām pilnā mērā atgūt. Ja Latvija būtu Eirozonā, es domāju, ka saruna varētu būt savādāka. Un tas ir vienkārši piemērs. Bet principā izskaidrot visu, ko mēs iegūsim un ko mēs zaudēsim, ir ļoti grūti, jo jāskatās kontekstā, un katrā atsevišķa brīdī darbojās tik daudz faktoru bez eiro. Un tik ļoti grūti nodalīt, kur ir tieša eiro ietekme un kur ir kaut kāda cita ietekme, cita faktoru ietekme. Es jums nevaru tā precīzi atbildēt. Piedodiet, paldies. Štenbukas kundze mēģināja teikt, ka iestāšanās Eirozonā noteiks Eiropas subsīdiju apjomu, bet es neko tādu neesmu dzirdējis. Es domāju, ka tā ir pirmā reize, kad es kaut ko tādu dzirdēju. Es domāju, ka tas nenosaka. Es domāju, ka kopējie maksājumi no Eiropas Savienības nav atkarīgi no tā, vai valsts Eirozonas dalībniece vai nē. Un es arī redzu ļoti daudzus piemērus, es arī redzu ļoti daudzus piemērus valstīm, kuras ir ārpus Eirozonas un var apcirkt parādus bankām, piemēram, Islande vai ļoti daudz citas valsts. Es nedomāju, ka tas saistīts ar atrašanos Eirozonā vai nē. Tas, ka var norakstīt daļu no parādiem, tā ir ļoti ierasta prakse. Kungs pārfrazē to, ko es teicu. Es vēlreiz atkārtoju, ka Latvijā būs piederīga lēmēju klubam. Un tas lēmēju klubs lēms par ļoti svarīgiem jautājumiem. Tā izskaitā par struktūrāliem fondiem, bet, protams, kā visi lēmš par tiem struktūrāliem fondiem, bet Eirozonas tam klubam būs ļoti liela ietekme uz kaut kādiem jautājumiem ļoti svarīgiem. Tas ir tas, ko es gribēju teikt. Tagad Latvijai tā iespēja ir liekta. Okay, un tad viņi to sadalīs vairāk Eirozonai, mazāk ārpus Eirozonas? Nē, Ziniet, viņi vienkārši lems. Okay. Viņi vienkārši lems, jā, tieši tā. Ruseļa kungam arī bija. Es varbūt gribēju pievienoties tādā ziņā, ka kaut kā arī drusku nedaudz apkopojot šos te jautājumus arī, kas bija. Un, redzat,
eiro, mēs kaut kā viņu visu laiku grozamies, vai ne? Un, nu, tad varētu teikt tā, nu, ja tik vien ir tā bēda, tad paņemam 70 latus, aizējam uz maiņas punktu, ieliekam 100 eiro kabatā, samainām un lieliski. Tas ir daudz, daudz vairāk. Tas ir, lai aizietu jūs operā, jūs uzvilksiet tikai melnu tauriņu un neko vairāk jūs arī iekšā nelaidīs. Tas ir viss, tas ir ļoti liels komplekss jautājums, kā jūs dzīvojat, ja? Kāda ir šī te tautsēmniecība, cik ilgi un kā tas tieši gadiem attīstās un tā tālāk un tā joprojām. Ja? Tāpēc tā lieta, ka nabadzīgas valstis nevar, tad būtu jautājums, kas ir nabadzīgas valstis. Tur daudz lietas definīcijās, vai tas ir kvantitīvs vai kvalitatīvs jautājums, rādītājs. Varbūt un tomēr jāsaprot, ka mums tā Igaunija varbūt daudziem panelēm, diemžēl, ir šeit blakus. Vienkārši viņi ir un ir daudz ko parādījis. Un šie te kvalitatīvie rādītāji arī uzskata, ka viņi ir ārkārtīgi svarīgi. Mēs pieskaramies šobrīd, uztraucamies par emigrāciju. Mēs uztraucamies par nācijas attīstību. Bet tad paskatīsimies kaimiņiem. Kaimiņi no savas valsts neaizbrauc. Protams, Eiropa ir nacionālu valstu šī te savienība un tā unikālā atšķirība starp to ASV un Eiropu, tas ir šī te māksla uzturēt Eiropā šīs te atsevišķās nacionālās valsts, kur šī te nācija, ja mēs varētu atļauties, un es domāju, ka tas varētu būt politkorekti, ja, kad arī šīs te latviešu tālāka attīstība savā zemē, viņi izmirst vai neizmirst, ir svarīgi, un tas šodien notiek. Mēs redzam, pēc 20 gadiem tas notiek, un mēs redzam skaitļus. Es tikai gribētu atgādināt, Igauņi neizmirst. Igauņi neizmirst. Kopējais un rādītājs dzimstības un mirstības rādītājs kopējais Igaunijā, es domāju, ir kādas 10 reizes labāks par mūsējo. Tas ir tikai, bet atkal, tas nav vai tāpēc, ka viņi lieto vai nelieto eiro. Tas ir Igaunijas dzīves un domāšanas veids 20 gadus. Es viņus kā piemērus varbūt piesaucu nevis tāpēc, ka Portugāla būtu pārāk tālu. Mums bija vienādas ar viņiem izējas pozīcijas. Lai mēs šodien attīstītos ar 2% punktu pieaugumu IKP straujāk kā Igaunijā, lai sasniegtu kopumā Igaunijas dzīves līmeni šodien, piedodiet, vajadzīgi 15 gadu. Ar 1% punktu 30. Bet tam ir vajadzīga milzīga kompleksa politika, kur viena monetārās politikas un eiro jautājums nav vienīgais izšķirošais. Tik tiešām šie piemēri citur dienvidos var parādīt, ka lūk ir iespējams arī tā. Tas ir komplekss atbildības politikas jautājums. Maz piebildu, tad Latvijas un Igaunijas IKP attiecība precīzi tāda pat kā 95. gadā šobrīd. Brīžiem tur viņi stāv vienu priekšā, otru priekšā, bet tad ir tā attiecība, tā starpība izveidojas 92. un 93. gadā, kopš tā brīža nav mainījusies. Tā kā, jā, tas ir, tur ar Igaunijas argumenti ir jāuzmēs. Viņš, protams, jā, jāpiebilst gan tas, ka Latvija nav iedzinusi, tas kaut kādā ziņā ir Igauņu nopelns, jo, protams, nabadzīgākām valstīm ir iespējas drusku ātrāk augt. Kādi jautājumi? Mums izveidojas ļoti spraiga diskusijas starp pašiem panelistiem, bet varbūt ir kādi jautājumi, varbūt no Twitter, kas nav ienācis nekas. Es saprotu, ka auditorijā arī ir Eiro projektu vadītāja Latvijā Dace Karlsone. Un tā, varbūt mums ir vēl kāds 15 minūtes noslēdzot šo daļu, šo sarunu, varbūt jūs varētu iepazīstināt tā. Mēs tagad esam tajā punktā, ka drīz būs jāiesniedz lūgums mūs izvērtēt. Kā tas viss attīstīsies tālāk vienkārši, lai studentiem un arī skatītājiem internetā ir skaidrs, kas būtu tas ceļš uz priekšu, ja viss virzīsies tiešām uz to, ka eiro tiks ieviests 14. gada 1. janvārī. Paldies. Jā, tiešām šobrīd eiro projektā mēs esam 5 darba grupas, ja, kuras pat laban ir atjaunojušas eiro plānu un tad ar to galveno mērķi, ka ja mums tiešām attīstās šis, kā mēs ejam uz šo mērķa datumu, pozitīvais scenārijs, lai mūsu pēdējā pusgadā varam visus darbus pagūt un izdarīt un sakārtot gan infrastruktūru, gan, teiksim tā, visu praktisko, tehnisko pusi. Un tātad šis plāns
jau bija izstrādāts jau pie pirmās mūsu vēlēšanās iestāties Eirozonā, un šobrīd viņš ir tātad atjaunots tam, kādas ir tautsaimniecībā tātad izmaiņas bijušas. Un tātad viens ir, protams, šie detalizētie darbi, bet tāpat mēs arī Eiro projektā paralēli strādājam arī pie tā, lai būtu nodrošināta tiesiskā konverģence. Tātad ir jāsakārto ne tikai, protams, ir Maastrichtas kritēriji, tautsaimniecības ekonomikas rādītāji, bet arī tāpat ir mūsu tiesībām jākonverģē ar Eirozonas tiesību prasībām. Un tie tā, tiksim, tas svarīgākais, kas šobrīd notiek tieši praktiskais Eiro projektā, ir rūpīgs plānošanas darbs. Un tās ir tās galvenās, tās izmaksas šobrīd ir šī plānošana. Varbūt jūs varētu izstāstīt vienkārši, kāds būtu kalendārs, teiksim, līdz tam 14. gada 1. janvārim. Jā, tātad šobrīd šis posms, kā jau saku, svarīgākais ir šī plānošanas darba. Nākamā gada jau janvārs, ja mēs redzam, ka mēs esam ar mājas darbiem, tātad gan ekonomiskajiem, gan tiesiskajiem tikuši galā, tātad Maastrichtas kritēriju un tiesiskās konverģences nosacījumi sakārtoti, tad mēs, tātad valdība vēršas ar lūgumu pie Eiropas centrālās bankas un Eiropas komisijas lūgt vērtēt, tad sastādīt ārpus kārtas konverģences ziņojumu. Kā mēs zinām, reizi 2 gados ir regulārais konverģences ziņojums, ko gatavo ārpus Eirozonas valstīm, Eiropas komisija un Eiropas centrāla banka. Šajā gadījumā Latvijai nebūtu regulārais konverģences ziņojums, bet būtu jālūdz šis ārpus kārtas. Tātad tas būtu gada sākums. Aprīlis, mājas Eiropas centrālā banka un Eiropas komisija tātad veic šo novērtējumu. Un pēc tam jau atkal ir šī tālākā politiskā procedūra, kad pēc šī, pieņemsim, ja ir saņemts pozitīvais novērtējums, ir vēršanās Eiropas padomē un jau arī, teiksim, nepieciešams ir visu dalību valstu arī balsojums, ka viņas arī atbalsta tātad Latvijas iekļaušanos Eirozonā. Un pēc tam jau uz gada vidu ir galējais lēmums, tātad jūlijā ir Eiropas padomes jau lēmums par to, ka Latvija ir uzņemta Eirozonā un šis izņēmuma atcēlums stātos spēkā 14. gada 1. janvāri. Un tad no tā brīža, kad ir pieņemts lēmums Eiropadomē, kas Latvijā ir jāizdara, lai spētu tur 1. janvāri ieviest? Tajā brīdī, protams, iet daudzi praktiskie darbi ar tādu pavisam jau konkrētu strauju gaitu. Ja? Protams, tās ir gan naudas aspekti, gan monētas, banknotes, tīri praktiskā loģistikas darbi. Protams, informācijas sistēmas jau tiek pakāpeniski sakārtotas jau no gada sākuma, jo principā mēs jau redzam šos savus mājas darbus paši no savas puses, ka viņi ir izpildīti un, protams, nevar pusgadā veikt visu šo programmēšanu, tā jau būs sākta jau gada sākumā, ja? Bet tas pēdējais pusgads ir burtiski tāpat vēl svarīgs, teiksim, kases sistēma pārprogrammēšana, ka būs jau saņemts šis gala lēmums gada vidū, tad, protams, būs 3 mēneši paredzēti, ko tad programmētāji varēs katrā kases aparātā tātad veikt šīs praktiskie darbi, ja, iestrādāt šos valūtas kursus un veikt nomaiņu no latiem uz eiro. Šobrīd ir tas darbs, kas notiek darba grupās, ir saistīts ar eiro ieviešanas likuma projektu izstrādi un arī ir ļoti labas diskusijas ar praktiķiem, kuri palīdz, kā precīzi, tātad, kas ir tās lietas grāmatvedībā, kā tieši, kas ir ar kases čekiem. Teiksim, tās praktiskās pieredzes tiek diskutētas, saprasts, kā bija Igauniem, ja, ko mēs varam labāko paņemt, lai mums ir visvienkāršāk to un efektīvāk izdarīt. Labi, paldies. Varbūt ir kādi jautājumi Valsānas kundzei par šiem praktiskiem aspektiem. Komentāri no paneļa? Jā, lūdzu, jā. Kā precīzi nosaka to kursu? Valūtas kursu? Valūtas kurs mums jau ir no laika gala. Tāds pats varbūt Ruseļa kungs būs lielāks eksperts par mani.
nokomentēt šo jautājumu. Varbūt es pateicos. Praktiski tās detaļas ir apmēram tādas, ka es tur izlaidīšu to laika secību. Tad, kad būs šis te konverģences ziņojums gatavs un pats beigsies, tad tā būtība ir tāda, ka mums, sauksim, no Eiropas, ja, komisijas atnāk tāda, sauksim, vēstuli, jūs iet laipni uzaicināt iestāties Eiropas monetārajā savienība ar kursu, teiksim, 070248, ja kas varētu būt. Līdz šim šis te kurs, es tik tiešām neatceros, ka kādai valstī būtu bijis kaut kāds tur mainīts būtiski uz leju vai būtiski uz augšu. Viņi mūs, tas ir uzaicināt šo te kursu, tāda ir tā kārtība. Mēs to nenosakam. Tā vēl atbilda, ka tas kurs, protams, ir tas, kas mums jau ir gadiem kalpojis. Ja viņš mums tautsemniecībā ir kalpojis jau šos gadu desmitus, tad līdzīgi kā citās valstīs mums nav mazākā pamata domāt, kad Eiropas ekonomisti varētu izdomāt kādu kursu, kas mūsu tautsemniecībā. Replikai zelts nav 100 probes, ja, teiksim, baņķieri, 9 tad tie devītnieki, tad tās bankas zelta provju apmērā. Es ņemtos teikt, ka mums būs tās kurses. Ja var vēl nelielu īsu jautājumu. Es tieši gribu uzdot jautājumu Jānim Ošlējam, sakarā to, ka tika runās nedaudz par to status quo saglabāšanu, vai saglabāt vai nesaglabāt, un kad tika nodefinēts, kāda būtu ieguvumi praktiski gan patērētājiem, gan investoriem savā ziņā pārējot uz eiro. Bet kā tieši ir pašreizējie ieguvumi, pieņemsim, Latvijas monetārajā politikā status quo, saglabājot to? Ja patiesībā mēs esam tomēr piesaistīti eiro un praktiski, es neteiktu, ka mums ir viena tā pati valūta, bet viņi svārstās tik ļoti minimāli, tad kāda vispār mūsu monetārā pašai politikas iespējamība, vai vispār mums tāda ir? Paldies. Diskusijā arī te izskanēja vairākas lietas. Un, pirmā bija lieta, kurai pieskārās Strautiņkungs, un viņš teica, ka ražojošai nozarei nav tik svarīgi, ir ieviests eiro vai nē, tādēļ, ka viņi jebkurā gadījumā jau šobrīd pēc būtības dzīvo eiro apstākļos. Viņi ir izņēmuši kredītus eiro, viņi saņem savus ienākumus eiro, un viņiem lielas starpības pēc tam vairāk nebūs. Bet ir otrs sektors, kas ir vairāk patēriņa sektors, kuram būs ieguvumi. Un tas ir tas, ko ir piedzīvojušas valstis, kuras iestājās eirozonā, kad ražojošam sektoram labuma nebija, bet lielāks labums bija patēriņa sektoram, līdz ar to pieauga imports, pieauga preču patēriņš, un līdz ar to arī lielāka ekonomikas daļa kļuva vairāk patērējošā, nevis ražojošā. Un tas ir tas risks, kas ir Latvijas ekonomikai. Es gribu izšķirt divas investoru grupas. Investors, kuri investē ražojošajā sfērā, eksporta sfērā, viņiem nav starpība, ir eiro ieviesis vai nē, un investors, kur investē patēriņa sfērā, vai ne, viņiem ir starpība. Investori, kur investē patēriņa sfērā, ir ieguvēji. Investori, kur investē banku sfērā, ir ieguvēji, viņiem ir drošāk. Investori, kur investē nekustamo īpašumu sfērā, ir ieguvēji. Bet Latvijas problēma ir, ka mums nevajag tos investors, kur investē patēriņa sektorā. Mums īsti nevajag investors, kur investē nekustamā īpašumā. Tas nav sektors, kas mums nepieciešams attīstīt. Viņš tāpat jau ir pārāk spēcīgs Latvijā. Un valstu problēmas, kuras iestājas Eirozonā, ir, ka viņas dabūja, ja vēlties, nepareizos investors. Tos, kur investēja Spānijas ciematos, kas tika uzbūvēti milzīgos apjomos, un kuros šobrīd ir milzīgas grūtības, un kuru dēļ Spānijas bankām ir milzīgas grūtības. Un tas ir iemesls, kas uztrauc mani. Tā kā tas, ka mēs īstermiņā esam ieguvēji no tā, ka mēs pievienojamies Eirozonai, ir labi, bet ilgtermiņā tas ir sarežģīti. Bet, ja es drīkstu jautājumu, man liekas, jautājums bija par to, ja mēs tagad neiestājamies, vai ir kādas priekšrocības esošam valūtas režīmam? Jā, tāpēc, kad eksportētājiem nav nekādas starpības, un līdz ar to, ja mēs tomēr caur neiestāšanos un caur kaut kādu risku tam, ka valūtas var mainīties, bremzējam importa sektoru, brīnišķīgi. Ja mēs bremzējam caur to banku sektoru, lieliski. Ja mēs, piemēram, tām bankām,
kuras nav Zviedru bankas, bet kuras ir, piemēram, citu valstu bankas Latvijā, kurām nav pieeja Zviedrijas centrālajai bankai vai Eiropas centrālajai bankai, mēs viņiem uzliekam pēc būtības lielāku risku tam, lai viņus aizdot nerezidentiem kredītus, kas izsniedz pēc tam kredītus nekustamā īpašuma iegādē, manuprāt, ļoti labi. Es esmu apmierināts. Es pēc kāds Rusēkungs jau pirmais pieteicās, tad es pēc tam, jā. Faktiski nedaudz jūs jau uzdoto jautājumu turpinot. Tur tieši bija jūsu jautājums par monetāro politiku. Redzat, tas arī ir tā būtiskā sāls arī šodien, kas ir monetārā politika un kas ir viņas uzdevums. Likumā par Latvijas banku ir uzrakstīts. Latvijas bankas galvenais mērķis ir nodrošināt cenu stabilitāti. Cenu stabilitāti. Plašāk, ja mēs skatāmies uz šīm lietām, kur vienkārši inflācija, vienkārši kā mērvienība, kas pati par sevi nav cenu stabilitāte, tas ir ilgtermiņa jautājums, ir jāatcerās, ka tieši šis ir viens no tiem nosacījumiem, ja jūs gribat sagaidīt investoru, viņam ir jārada apstākļi, nosacījumi, un šis ir viens no tiem infrastruktūra, tur, lai būtu kārtība, drošība, tur nebūtu korupcijas un tā tālāk, tas mēs varētu teikt vesels saraksts, ja? Lūk, monetārā politika vērst uz to, lai būtu cenu stabilitāte, tas ir ārkārtīgi svarīgs arī investoram, un tad seko nākošie viņa soļi. Uz šo ir bijusi vērsta monetārā politika un būs. Un vienkārši piebilstot, eiro ir pierādījusi šobrīd arī eksistējot, ka tas ir uzdevums, ar ko viņi ir tikuši galā. Ļoti labi. Ļoti labi, patiešām. Tā. Štēkungs. Jā, es pilnīgi piekrītu tam, ko teica Rusaļa kungs, un principā tagad it kā nav vairs atgriezties atkal pie tā burbuļa, bet tā kā burbulis atkal kārtējo reizi bija pieminēts, un manā skatījumā tas nav saistīts ar eiro. Es gribu atgādināt, kā tas burbulis pirmo reizi pārplesa Amerikas Savienotajās valstīs 97. gadā, kad nokritis mājokļu tirgus. Un tas nav saistīts ar eiro vispār, tāpēc, ka Amerikā, kā jums ir labi zināms, ir dolārs. Ja? Un Latvijā tas burbulis pārplisis arī tad, kad mums bija labs vats, neskatoties uz to, ka viņš bija piestiprināts eiro, bet katram gadījumam es vienkārši, man liekas, ka mēs šodien diskutējam par eiro. Mēs nevaram diskutēt par visu ko. Mēs nevaram, diemžēl, diskutēt par migrāciju, par burbuļiem, par banku uzraudzību, par ražošanu, par produktivitāti un par par visiem ekonomiskiem iedzieniem. Tad mums šodien tur jānakšņo šajā auditorijā. Tāpēc es pateicos Rusaļa kungam, ka mēs atkal esam atpakaļ savās sliedēs. Mans piebildu iepriekš teiktā, tiešām, ja Latvijas banka visu laiku būtu konsekventi pieturējusies pie cenu stabilitātes mērķa, tad šobrīd situācija Latvijā būtu krietni labāka. Es ar to nekādā ziņā, protams, neatbrīvoju no atbildības Komercbankas par to, ko viņš darīja 5. un 6. gadā, un arī ne uzraugu, kurš arī, es esmu šajā biznesā ilgi, es atceros, ka tajā laikā intervēju Uldu Cērpu, un viņš teica, ka tirgus to visu sakārtos, kad es viņam brauc virsū, kāpēc viņš neko nedara. Nē, tirgus arī sakārtoja galā, protams. Tāpēc arī neatbrīvoja no atbildības Kalvīšu valdību. Bet tur visi bija atbildīgi. Tā bija piebilde, bet atbildes jautājumu. Vai ir kāds iegūms neieviešot eiro? Drusku, tur ir tā atbilde tāds stipri spekulatīvi, es atzīstu, bet, manuprāt, nav iespējams Latvijai pilnīgi sevi pasargāt no finansiāla zaudējuma riska tuvākajā nākotnē. Teiksim, var teikt, ka eiro ir stabila valūta, un kaut daudzējādā ziņā tas tā ir, bet tā patiesība ļoti sarežģīta. Atkal tur nav vienkārši patiesības. Teiksim, mēs redzam arī to, ka finanšu tirgi liek joprojām ļoti ievērojama varbūtība uz to, ka Itālija un Spānija nebūs eirozonā kaut kad nepārāk tālā nākotnē. Tātad, teiksim, ja teiksim, vienādas maksātspējas Itālijas un Vācijas kompānijai ir procentu likuma starpība, teiksim, 3%, kaut kur tā pavisam diezgan tuvu tam ir. Tas jau ņemot vērā, kāds tur varētu būt kredīttermiņš uzņēmumiem, tas jau, teiksim tā, liecina, ka tiek rēķināta kaut kāda divciparu skaitļa varbūtība, ka šīs lielās, nav runa par Grieķijas aiziešanu, kas būtu, nezinu, droši vien nekas jau traģisks, bet ka lielās valsts var nebūt. Un
Protams, var teikt, ka tirgus kļūdās, dažreiz kļūdās, bet tajā pašā laikā arī ļoti bieži nekļūdās. Un tomēr tirgu saplūst pietiekami daudz informāciju. Tātad, ja jūs uzskatāt, ka tirgus kļūdās, tad jūs uzskatāt, ka tur pastāv kaut kāda iespēja aizdot šīm te Itālijas, Spānijas kompānijām lētāk, kas netiek izmantot. Nu, varbūt tiešām kļūdās, bet es neesmu pārliecināts. Līdz ar to, ja notiek, teiksim, Latvija pievienojas, un tad pēc tam kāda no šīm lielākām valstīm aiziet, labi, Latvija varbūt kaut kā var speciāli vienoties, kā mums tur nav jāiesaistās pirms tam kaut kādos tur tajos glābšanas pasākumos, es to sauc par alfabētu zupu, caur ko mēs varētu kaut ko zaudēt patiešo no valsts budžeta, bet, teiksim, vēl paliek tas Eiropas maksājuma sistēmas jautājums, kur šobrīd krājas tātad dažu valstu nacionālajām centrālajām bankām krājas prasības caur ECB netieši pret savukārt pamatā dienvidu valstu nacionālajām centrālajām bankām. Nav īsti skaidrs, kas tādā gadījumā notika ar šīm prasībām. Par to Vācijā ir ekonomiski lēmumu pieņēmēji diezgan satraukušies. Zinu, mans sieva, es strādāju ārzemniekiem piederošā rezidenta bankā, mans sieva strādā vietējiem piederošā nerezidenta bankā, teiksim, zinu, ka tur nāk pietiekami daudz naudas no Eirozonas, un šobrīd tas nerada, teiksim, Ošlai kungs teikt, ka rada risks, varbūt kaut kāds, jā, es par to nestrīdos, bet, teiksim, tad parādītos vēl viens risks, tātad, ka, tad tādā gadījumā šīs te naudas plūsmai kā spoguļu attēls arī varētu būt līdzīgi, kā tas ir, teiksim, šobrīd ne tikai Vācijai, bet arī, piemēram, Somijai, citām valstīm prasības pret ECB, kuras kaut kādā brīdī var palikt karājoties gaisā. Bet tā ir, tas ir spekulatīvi, tas tā var būt un tas tā var nenotikt. Prasības pret ECB ir viena lieta. Otra lieta, kas arī ļoti praktiski iestājoties Eirozonā, ir, ka mums būs jāpiedalās Eiropas stabilitātes mehānismos un tam līdzīgās garantiju fondos. Un tā ir Latvijas valstī garantijas uzņemšanās. Tā ir katram mūsu nodokļu maksātājiem garantija uzņemšanās. Es saprotu, kāpēc Vācijai tas ir jādara. Viņi vinnēja visus eiro ieviešanas gadus no tā, ka varēja nodrošināt skaistu savus automobīļu tehnikas un citu preču eksportu uz šīm te valstīm. Viņi to naudu nopelnījuši. Tagad daļa no naudas iet iekšā garantiju fondā, lai saglābtu Eirozonu. Kāpēc Latvijai? Tas ir ļoti neizdevīgi. Ja Latvija, tagad mums ir jāsāk garantēt šo te, tā kā pigas valstu ekonomikas pārkāršanas burbuļā radušās problēmas, kaut arī mēs nebijām nekādi vinnētāji no visu šī te procesa, tas ir netaisnīgi. Un, cik es saprotu, tad arī Latvijas banka nekādas speciālas izņēmumus šobrīd nemēģina sarunāt ar Eiropas Savienību par to, ka mums nebūtu jāpiedalās kaut kādā veidā šajos garantiju fondos, respektīvi mēs nebūsim neko iegūši iepriekšējos gados, toties tagad uzņemsimies garantijas. Un tas nav taisnīgi un īsti labi. Un runājot arī par cenu stabilitāti, kas varbūt bija otra lieta, par kur Rusai kungs runāja, Latvijas banka, protams, deklarē, ka viņu mērķis ir cenu stabilitāte, bet tieši cenu stabilitātes vai precīzāk, jebkāda praktiska mehānisma trūkums cenu stabilitātes nodrošināšanai pēc iestāšanās Eirozonā ir viena no lielākajām, centrālākajām Eirozonas vispār problēmām. Un tas ir tās mehānisms, kā nabadzīgās valstis kļuva nekonkurētspējīgas, vairāk nokļuva pie patēriņa, aizvien lielāka un mazāk eksporta, bija tieši tas, ka viņās pieauga cenu līmenis relatīvi pret bagātajām ziemeļvalstīm. Latvijas bankai vai Eiropas centrālajai bankai nav nekādu praktisku mehānismu, kā to novērst. Un mans jautājums vēlreiz ir, ko mēs darīsim, ja iestāsimies Eirozonā? Man liekas, tas būs ļoti sarežģīti. Man liekas, ka tagad, tomēr kaut kādā veidā bremzējot šīs te valūtu plūsmas ar to, ka mums pašiem savu valūtu, mēs esam nedaudz labākā situācijā. Un mēs redzam, ka Latvijas kredītspēja tiek vērtēta augstāka nekā, piemēram, Kipras kredītspēja, no kurienes pārceļās Krievu nerezidentu naudu uz Latviju. Varbūt turpinam tādā pašā veidā. Tas nav tik švāk, ka mums izdodās šobrīd. Es gribētu klātesošiem atgādināt tādu vārdu, kā tolerance un lojalitāte un arī solidaritāte. Mēs Eiropā esam visi eiropieši. Un es uzskatu, ka negodīgi teikt, ka jā, mēs gribam iestāties, bet mēs negribam pildīt saistības. Bez tām Latvijai tas būtu vispār teikt kauns, tāpēc, ka mēs tikko esam aizņemušies no startautiskiem aizdevējiem uz diezgan labvēlīgiem nosacījumiem. Es nesaku par to
fiskālas konsolidācijas programmu, ka bija ļoti sāpīga iedzīvotājiem, bet mums bija iespēja dabūt naudu, tā skaitā no stabilizācijas fonda, un toreiz viņš saucas savādāk, kāpēc, ka viņš bija pagaidu. Tā kā mēs to varam ņemt, un Igaunija, starp citu, mums piedāvāja vispār bilaterālu palīdzību. Un ko tad mēs tagad atšķiramies no visiem pārējiem un pasakam, jā, vispār iestāties var, bet maksāt mēs nemaksāsim, tāpēc, ka mums tas nav izdevīgi atšķirība no Vācijas. Ziniet, katrs var nokļūst problēmās, tā ka var būt Vācijā, tā var būt Latvijā, tā var būt Spānijā, un kā mēs redzam arī daudzas citas valstis. Un Eiropā tomēr tā solidaritāte, par to nav jāaizmirst. Atšķirība tāda, ka mēs aizņēmāmies tik, cik varam atdot, ir valsts, kas ir aizņēmušās tik, cik nevarētu dot. Tā ir liela starpība. Pagaidām neviena valsts vēl nav pasludinājusi defaultu. Grieķijai norakstīja parādu. Kāda? Grieķijai norakstīja parādu. Grieķijai brīvprātīgiem nosacījumi nevajag smieties, norakstīja daļu no parādu, privāts iestādes, nevis valūtas fonds. Ja, to es arī ļoti labi zinu, ka atbilstoši valūtas fonda definīcija, kur pati esmu strādājusi, tas ir kvazi defaults. Jā, tas ir, bet Grieķija tomēr pagaidām mēģina pildīt savas saistības. Otra tāda gadījuma es pagaidām nezinu. Jā, es te citīgi gaidīju. Pirmā replika kategoriski Strautiņkungs. Latvijas banka tieši ir konsekventi pildījusi un sekojusi savai monetārai politikai par cenu stabilitāti. Tieši to viņi darīs. Es par to varētu teikt arī vēl tādā aspektā, ka nevis tāpēc, ka es tur strādāju šodien, bet tieši no 1992. gada, un es esmu strādājis privātā biznesa sfērā, un es esmu to redzējis tieši no uzņēmēja, no privāta īpašnieka, no Komercbankas viedokļa. Tas ir tieši no 92. gada, un īstenībā pat vairāk tā ir šī te panākuma atslēga. Ja mēs runājam par šīs dienas monetāro politiku un par šo nākotnes cenu pieaugumu, protams, mums ir jārēķinās ar to, ka izlīdzināsies pieaugot ne tikai iedzīvotāju ieņēmumiem, bet izlīdzināsies arī Eiropā šie te cenu līmeņi un arī pie mums. Tas ir vienkārši, tas ir neizbēgami. Ir virkne preču grupas, kas sasniedz viņas jau ātrāk, kur mums apakšā, ja mēs skatāmies, kas ir akcijas preces, kur bāzējās, vai tur, kas jau ir tirgus preces, bet tas notiks neizbēgami. Teiksim, mums jāatcerās šobrīd arī tas, ka Eiropas eirozonā kopš viņas ieviešanas brīža vidējā inflācija 10 gadu ir apmēram 1,9%. Ja mēs paņemam vidējo 10 gadu procentu līmeni Latvijā, tas ir apmēram 5,5. Ja mēs skatāmies, izanalizēja 5 gadu līmeņu, 3 mēs redzam, kā viņš samazinās, bet mēs nevaram cerēt uz to, ņemot vērā ar mūsu IKP bāzi līmeņi, kad viņi sāks izlīdzināties, kad tas būs tikai kaut kādi 1,5 vai 2% vai zemāk. Mums tas ir jāsaprot, šādas lietas vienkārši notiks. Konverģēs visa tautsēmniecība ekonomika šajā eirozonā. Un atšķirības viņas, tās, kas ir šodien izzūdot, viņas uzturēs šo attīstību. Latvijas banka tajā brīdī, par ko bija runa, viņi īstenoja politiku, kas būtu bijusi absolūti perfekta politika, ja mums būtu bijusi perfekta valdība, perfekts Komercbankas, perfekts regulators, perfekts nekustamo īpašumu, ne spekulanti, bet starpnieki. Bet, manuprāt, tur problēma ir tāda, ka centrālās bankas vispār, manuprāt, kā institūcijas radītas tāpēc, ka pasaule nav perfekta. Cilvēki ir iracionāli. Cilvēki kļūdās, tirgi var aiziet galējībās, pašpastiprinošās galējībās, un tāpēc ir radīts centrālās bankas. Ko jūs gribat, Strautiņkungs, bet konkrēti, kas tas ir? Centrālā banka nav konsekventi pildījis savu monetāro politiku, kas tas ir? Saprotiet, man savādāk ir grūti atbildēt, ja tur kaut kāda nav skaitļa apakšā, vai kas tas ir? Jā. Ko jūs runājat? Nē, atbildot vienkārši, teiksim,
kā es teicu, es neatbrīvoju no atbildības nevienu Komercbanku un tā tālāk, bet ja 2005. 2006. gadā Latvijā nebūtu teiksim, šis mākslīgu stabilitātes sajūtu radošs absolūti precīzs valūtas kurs, tad arī burbulis nebūtu bijis tik liels. Mēs redzam pietiekami daudz paralēlas centrālajā Eiropā. Tur ir zināms hindsight bias, tas viss ir labāk redzams pēc tam. Un teiksim tā, šī cietā valūtas politika, tā ir bijusi, tā kā es teiktu, vispār Latvijas un Baltijas valstu politiskās kultūras būtiska daļa, un es vēl arī piebildīšu, ka šobrīd tas kurs ir ļoti atbilstoši, un šobrīd tā monetārā politikā tiešām ideāli, manuprāt, atbilst ekonomikas interesēm. Bet tad mēs runājam par tādām ļoti smalkām matērijām, tur nav kaut kā pārmetuma kaut kādā klajā bezatbildībā vai klajā muļķībā vai teiksim, tur tīšā likuma nepildīšanā ir runa par nu, teiksim tā, pietiekam smalkām niansēm, kas, nu, būtu labi, jā, ja tās vienmēr varētu iepriekš ņemt vērā. Pieņemsim, ka tajā brīdī tas nebija tik viegli. Jā. Es domāju, varbūt Tošlē kungs, kas ir pastāvīgs mūsu, tur es varētu, varbūt Tošlē kungam man gribētos, varbūt viņš klanīgi galvu, ka jā, varbūt jūs mums palīdzēt pārtulkot šo. Man tas jautājums ir ārkārtīgi būtisks. Jā, es gan domāju, ka mēs tagad drusciņi novirzamies no jautājuma par eiro ieviešanu. Nē, tas ir centrālais jautājums. Jautājumu par to, kas ir vainīgs pie burbuļa. Nē, jo es gribētu teikt, ka mums ekonomiski komentētāji ir perfekti. Es ļoti atbalstu Strātiņa kunga teikto. Un tas ir centrāls jautājums eiro ieviešanā un tam, vai eiro var būt sekmīgs projekts vai nevar būt sekmīgs projekts Latvijā. Ir tāpat atbild uz jautājumu par to, kāpēc tad, kad Latvijā bija treknie gadi, un valūta bija piesaistīta, kāpēc Latvijas banka nespēja kontrolēt cenu līmeņu pieaugumu. Nu, Rusai kungs teica, Latvijas banka izdarīja visu, bet realitāte ir, ka viņi neizdarīja neko, jo cenas pieaug ļoti strauji, kas radīja konkurētspējas kritumu. Un tieši to pašu ir atkārtojuši vēlreiz valstis, kuras ir iestājušās Eirozonā. Un tas ir ļoti centrāls jautājums. Vai nu mēs atrisinām jautājumu par to, kā pazūd mūsu relatīvā konkurētspēja cenām pieaugot straujāk nekā Eirozonā, vai arī mēs nevarēsim izdzīvot Eirozonā. Tas ir centrālais svarīgākais jautājums. Tieši šis mehānisms bija tas, kas pazudināja vājās Dienvidu Eiropas valstis. Vietājumos, kas iejaucos patvaļīgi tikai vienā teikumā, tā Eirozona tāda, kāda tā ir radīta eņģeļiem. Tā ir radīta perfektiem, racionāliem, taisnīgiem, morāliem cilvēkiem, kādi nav pasaulē lielākā daļa. Latvijas bankas politika arī tajā laikā bija drusciņi priekš eņģeļiem, kas, kā es teicu, neataisno nevienu citu cilvēku pasaulē, bet ir, labi, sāpīgs temats. Krievijas rublis ir. Droši vien, ka priekš Krieviem jau Krievijas rublis. Tas ir interesanti eiro eņģeļiem, tad nākama metafora. Rūbliskām, dolāriskām, kam viņš radīts? Cilvēki ir dažādi? Jā, bet, teiksim tā, ieviešot vienu valūtu dažādās valstīs, labi, vienotā tirgu, bet tomēr dažādās valstīs ar ļoti atšķirīgām ekonomikām un tomēr diezgan minimālu savstarpējo solidaritāti fiskālo, tas ir, bija cilvēki, kas jau tajā laikā brīdināja, ka tas ir riskantāks pasākums nekā tas izskatās. Un ko mēs esam pieredzējuši, tas, ka, teiksim, nav šaubu eiro ieviešanai Latvijā būtu daudz iegūmi, ir skaidrs, tie ir skaidrs saskatām, bet ir viena mācība no eirozonas tādas, kā tā ir līdz šim, ka tajā laikā, kad eiro ievies, tad sabiedrība kopumā politiķi, viņi runāja par, protams, arī tajā brīdī atzina izmaksas, bet runāja par izmaksām, kas izrādījās sīkums, tehniskās izmaksas sākumā, vēl ļoti baidījās par inflācijas lēcienu, kas patiesībā tikpat kā nenotika. Tātad, bet izrādījās, ka eiro ieviešana bija, protams, plusi, bet izrādījās tie, kas ir mīnus, es šobrīd nesalīdzinu plusu un mīnus lielumu, bet tie, kas ir mīnus, viņi izpaudās nevis tūlīt, bet ilgākā laika posmā. Visām valstīm. Grieķijai, Spānijai, Īrijai palīdzēja vismaz sačakarēt viņa ekonomikas struktūru. Ziemeļu valstīm radīja ilūziju, ka var, teiksim, krāt un aizdot vairāk nekā ir iespējams droši uzkrāt un aizdot. Tās problēmas pamatā ir ilgtermiņā. Varbūt, ka Latvijā tā nenotiks, bet tas būs tā kā drusciņi tā kā betting against history. Tā kaut kā. Tā. Ir
Nē, es esmu ļoti priecājos. Šis ir ļoti dzīves padoms. Man nav ne jārosina, jāuzdod jautājumu. Īstenībā jau, es domāju, ka šeit varētu ļoti turpināt. Nē, bet es to nedarīšu. Es tikai vienīgais atkal gribu atgriezties, jo man Steinbuks kundze vienmēr visu laiku to ļoti labi palīdz, jo tieši šis eiro monetārās politikas jautājums, viņš jau ir šis te centrālais. Viņš ir tas, ap ko visa šī te eiro arī, tā skaitā ideja un projekts arī grozās. Un ap ko tas viss rotē. Viņš ir tieši centrālais, ja? Un tāpēc es nezinu, ja ir vēl jautājumi, varbūt drīzāk no malas, es tagad ar to no savas puses beidzu. Ir vēl jautājumi? Ja nav, tad pateiksim paldies panelim par ļoti spraigo, interesanto diskusiju ar daudziem daudzveidīgiem viedokļiem, kas, man liekas, ir pats par sevi ļoti pozitīvi. Paldies jums, ka klausieties!